bērnības epizodi tātad ar maksimāli tam laikam raksturīgām detaļām, laika vietas norādēm un arī mēģinam varbūt iedot kaut kādu centrālo asi šim te mazajam stāstiņam, kā mēs iepriekš runājām. Tātad, ja mēs pieturamies pie struktūras, kas ir tātad viss lielais dzīves stāsts, iedomāsimies 1700 lapušu garais, būtu strukturēts no šādām mazām epizodēm, no tādām, kā mēs šodien lasīsim. Nu, tātad kaut kādi spilgti punkti manā mūžā. Tad pat tad, ja varbūt tie tekstiņi ir salīdzinoši negari, tādu lasītājam saprotam struktūru, viss šis teksts iedod tad, ja mēs piedomājam pie katra mazā gabaliņa tādas kā centrālās asas vai kodolu, ap ko tad tas viss rotē šajā mazajā stāstiņā. Tam nav jābūt nekam pārpasaulīgam, nekādas vaiprātīgas atziņas nav vajadzīgas, vai, es nezinu, kaut kāda filozofija, protams, var arī filozofēt, ja grib, bet tas galīgi nav par to. Stāsts ir par ļoti vienkārši patiesībā, nu tas tā izklausās vienkārši, ja praksē tas nav vienkārši, bet stāsts ir par to, ka mēs noformulējam priekš sevis īsi, ko es ar šo fragmentu gribu pateikt, ko es gribu, lai citi saprot par mani. Tātad vēlreiz šī te atkāpe, ko es jau atkārtoju vairāk kārt, mēs runājam un šeit rakstam ar domu, ka to kāds lasīs kādreiz. Ja? Tātad, ja ir pretēji doma, ka neviens nelasīs, tad pavisam cits stāsts. Bet tātad, ja mums ir lasītājs, padomā. Tātad svarīgi šis te saprast pašam priekš sevis, nu, ļoti īsā formātā, faktiski vienā teikumā, saprotot, ko es gribu, lai ar šo mazo fragmentu cilvēks saprot par mani tā laika pieredzi. Nu, lūk, un, jā, tad tie tad arī bija tie kritēriji mājasdarbam, un tad, nu, klausīsimies tagad un vērtēsim, kā ir izdevies, kā jums ir tas izdevies. Tātad tiem, kam ir garāki teksti, tā es ceru, ka es te biju atzīmējis. Jā, es te tiem lūkšu kaut kādu fragmentu nolasīt, ja. Tātad Lindai, tā. Nē, Lindai laikam nebija nekāds, tas ir viss, jā. Nu, tad Linda, sāksim ar jums. Tātad lasa Linda, gatavojās Anita. Lūdzu. Labvakar. Tā. Laukos, kur dzīvoja Oma, Opaps un viņu dēls, bija divas mājas. Viena taisna stūrveida 2-stāvu māja ar 4 dzīvokļiem, kurā dzīvoja mani radi. Otra bijusī privāta māja. Cik tajā bija dzīvokļu, nezinu, bet zinu, ka maniem vecvecākiem vienīgajiem bija telefons. Tāds ar griežamu mehānismu, kur nepieciešamo numuru varēja izsaukt, ieliekot pirkstu rimbulītī pie vajadzīgā cipara, tad griezt līdz galam un palaist vaļā. Nezinu arī to, cik ģimenēm bija televizors, pie tam vēl lielais krāsainais lampinieks, ar tādu kā apaļu stikla vēderiņu, kuru noteikti vajadzēja skatīties ar distanci, citādi sabojās acis. Bet mūsējiem tāds bija. Vairs neatceros arī, cik daudz kaimiņu pie Omas nāca skatīties televīzijas pārraides, bet Emīlija bija uzcītīga Verdzenes izauras skatītāja. Tik liela, ka, lai nenokavētu seriālu nākamajā dienā, pēc tam, kad pulkstens tika pagriezts 1 stundu uz priekšu, iedzina visus stresā. Emīlija vairāk kārt staigāja augšā un lejā, jo Lucevi dzīvoja 2. stāvā, bet viņa 1. un uzdeva neskaitāmus jautājumus. Vai Latvijas un Maskavas laiks sakrīt? Vai televīzijas programmā norādītais rādīšanas laiks atbilst patiesībai, ka tikai nav pēc vecā laika, jo tad programma tika izdot ātrāk? Līdz visi krietnā attālumā no televīzora, kur nu kurais stundu agrāk sēdēja, Nīka un gaidīja izauru. Kronis visam bija, kad kādu laiciņu tā sēdēdam un skatījušies to, ko rāda TV ekrānā, Emīlijai dzima ģeniāla doma.
Varbūt to rāda pa citu kanālu. Tad mammas brālis Igors tiešām palika dusmīgs. Paldies, Linda. Jā, Verdzeni Izaura, tad laikam, es godīgi sakot nezinu, kad viņi rādīja, bet tie kaut 80. beigas, 90. sākums, laikam, jā, kaut kas tāds. Bet, nu, vieta man ir grūti uzminēt pēc jūsu fragmentu, tā ļoti precīzi. Bet, nu, labi, es dažas tādas ātras piezīmes, varbūt, ja vēl kādam gribēsies kaut ko pateikt par dzirdēto, tad arī jums došu vārdu, bet viens, kas man jūsu fragmentā ļoti patika, teikums, ko es esmu atzīmējis, ir vai Latvijas un Maskavas laiks sakrīt, jā? Jo tas ir kaut kāds tāds, nu tiešām jau pavisam kaut kas pazudis. Un, kā saka, ja mēs iedomājamies kādu jaunāku cilvēku, kas to lasa vai lasīt vēl pēc kādiem gadiem, tad varētu likties pirmajā brīdī, ka tā ir kaut kāda pamatīga kļūda vai kāds Latvijas un Maskavas laiks sakrīt, par ko vispār ir runa, vai ne? Tagad tas ir forši. Protams, Verdzeni Izaura arī ir ļoti jaudīga tā laikmeta zīme, bet es teiktu tā ar to Verdzeni Izauru, ka pirmkārt būtu mazliet jāpaskaidro, nu ne jau ar zvaigznītēm vai atsaucēm, bet tekstā iepinot, par ko ir runa. Jo cilvēki, kas nezin, nav nekāda asociācija, kāda Verdzeni, kaut kas par vergiem, nu, kaut kāds filmu vai kas, vai ne? Nav skaidrs. Otrakārt, nu, cik es atceros, man laikam mainīgi cits kādus seriālus skatījās, bet man liekas, ka ar Verdzeni Izauru bija tieši tāpat, ka tas bija tāds zināms rituāls, vai ne? Varbūt, ka jūs varat šī fragmentiņā, lai tā Verdzeni Izaura gandrīz, ka lai paliek arī pa to centrālo asi, bet uztaisīt to tādu detalizētāk, kā tad tur pulcējās, ko tur runāja, kamēr gaidīja. Varbūt apspried iepriekšējo sēriju vai runāja par to, kas varētu būt nākamajā, vai nu kaut kādu tādu ainiņu. Un tad caur to arī īstenībā varēs izskaidrot, kas tas, par ko ir runa. Ja? Jo es paskatījos Wikipēdijā, kopumā bija 100 sērijas, tai Brazīlijā viņš bija kaut kad 70. gadu vidū uzņemts, un tātad pēc 15 apmēram gadiem rādīja šeit, pirmais seriāls Padomju Savienībā, tātad vēl Padomju Savienības laiks 80. gadu beigas visdrīzāk. Tāds pietiekami interesants tas stāsts veidojas ap šo Izauru. Otrs līdzīga piezīme, kur arī prasās vēl detalizāciju. Jūs pieminat, un jūs neesat vienīgā, te vēl būs, kas piemina telefonu ar griežamo mehānismu, to ripiņu, ja? Bet arī iedomājieties cilvēku, kurš vispār, kam nav nekāda asociācija ar to, kāda ripiņa, kāda griešana, ko griež, kāpēc griež. Nu, tur, nu, restīvi, iedomājieties cilvēku, kas neko tādu nav nekad redzējis un dzirdējis un vispār nesaprot. Tas nav vienkārši aprakstīt kaut ko tādu, vai ne? Un es negribu arī teikt, ka tur vajadzētu tagad 20 teikumos tādā upīšu stilā ar milzīgiem palīgi teikumiem skaidrot, kā tad tas viss mehānisms tur strādāja, bet nu, tomēr jums jāiedod kaut kāda sajūta, varbūt arī skaņa, kā tā ripiņa tur klakstinādamās griezās, un kad to klausulu nocelta pīkst, un kad ir aizņemts, tad pārtraukumiem pīkst, un kad vienkārši līnija pirms zvanīšanas pīkst vienā laidā, ja? Un ka pareizi laika, tā kā varēja uzzvanīt, noskaidrot. Nu, tāds, restīvi, kaut ko ap to telefonu vēl prasītos. Jā, bet tas vai Latvijas un Maskavas laiks sakrīt, tas ir ļoti labs. Tikai jums viņš ir tā, jūs viņam tā ātri paskrienat garām, bet to varbūt vajadzētu arī bišķi vairāk izvērst, lai var saprast, nu, kādā sakarā tāds jautājums. Viena lieta, ko es gribēju jums īstenībā visiem teikt, kad ir garāks jau tas teksts uzrakstīts, un tā ir tāda pirmā lieta, ko literārie redaktori parasti skatās. Ir kaut kādi vārdi vai teikuma konstrukcijas vai nu, kaut kādi jēdzieni, kas daudzkārt atkārtojās, jo mēs un rakstos tas patiešām ir jūtams, ka katram no viņa, nezinu, personības vai emocionālā stāvokļa vai no vēl kaut kā cita, tas ir atkarīgs, bet atkārtojās kaut kādi vārdi, piemēram. Jā, es atceros, ka man pirmajā stāstu krājumā brīvība tīklos, ka man atsūtīja redaktors, tad man tur bija kaut kādi, tāda grāmatiņa nav bieza, bet tur bija kaut kādi vairāki simti
kā es toreiz biju, mazoļi, vai, man tur ļoti daudz tie mazie bērni, kā saka, stāstos figurēju, un es uz tā vienu vārdu biju uzsēdies, un tik viņi drillēju. Tā kā, restīvi, jums ir pašiem sev jāmēģina pasakot līdzi, ka teksts ir garāks, un tad jau var ierakstīt Wordā to meklētājā, to pieņemsim kaut kādu vārdu, kas jums liekas aizdomīgs, varbūt, ka ir bieži, un paskatīties, cik bieži viņš atkārtojas. Tad tomēr vajag kaut kur šur tur pamainīt. Jo citādi lasītājiem no malas tas būs uzkrītoši. Lindas gadījumā tas nav varbūt vārds, kas atkārtojas, bet jums šis ir ļoti īsts fragmentiņš. Un jūs veselās 3 vietās sakat man, ka jūs kaut ko nezināt. Jūs sakat, cik tajā bija dzīvokļi, nezinu. Pēc tam vēlāk turpat ir nezinu arī to, cik ģimenē bija televizors. Un vēl drusciņ tālāk jūs vairs neatceros arī, cik daudz kaimiņu pie omas nāca skatīties. Restīvi, jūs man kaut kā gribat visu laiku teikt, ka jūs kaut ko nezināt, kaut ko neatceraties. Nu, restīvi, kaut kur jau to var pieminēt, vai ne? Tas tā arī varbūt nemaz nav slikti stilistisks, bet ka jūs to tagad ļoti daudz man saliksiet, tad man tā pēcgarša ir, ka tā viens cilvēks, kas neko daudz neatcerās un nezina, bet mēģina man kaut ko stāstīt. Nu, kas tā nemaz nav, jo jūs jau te atceraties un zinat. Tā kā tas tāds piezīme. Jā, varbūt ir vēl kādi komentāri vai kaut ko gribās teikt. Tā. Jā, Alvim vārds lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt par to, kādreiz piemēru par telefonu ar ripu vai tas nevarētu būt arī ar zvaigznīti, kas paskaidro, tad, redziet, bija tāda telefona, kas darbojās tādā veidā, bet, lai neizjauktu kaut kādu to dabīgo domas plūdumu, kas attiecās uz to pamat tekstu. Jā, teorētiski tā varētu darīt, bet redz, kas te ir par problēmu. Ja mēs runājam par dzīves stāstu, un tad šai gadījumā mums ir no 80. beigas, ja? Un mums to zvaigznīšu, tad tur būs pēkšņi ļoti, ļoti daudz. Un tad arī ir problemātiski, jo redaktori arī šo ļoti un izdevēji cīnās, ja vien tā nav kaut kāda specifiska literatūra vēsturiskā, lai šīs zemesvītras piezīmes vai zvaigznītes beigās būtu mazāk. Jo tas to lasīšanu, kā jūs jau pareizi teicāt, īstenībā apgrūtina. Tāpēc es teiktu tā, tur, kur var tikt cauri bez zvaigznītes, bet tekstā negari, bet tomēr, maksimāli tā ietilpīgi paskaidrot, kā tas izskatījās, kā skanēja, bez zvaigznītes, kur nevaram nekur sprukt, ja. Tur vēlāk mums būs kolēģim Bobiks, jā, varbūt, ka pie Bobika, tad, kaut gan par Bobiku arī var uzrakstīt, kāds viņš tur bija. Bet, es tagad ātrumā nevaru iedomāties, bet noteikti, ka būtu, īstenībā pie tās Verdzenes Izaurs var jau paskaidrot mazliet un arī ielikt zvaigznīti vēl, ja kādam papildus interesē, kas tas tāds pa brīnumu. Tā kā tā, bet, jā, mēs šeit cīnamies pamatā par to, lai to detalizāciju iedoti tā apmēram, kā Linda arī lasīja, uzburot to ainu, bet varbūt tiešām pieķeroties kaut kādām dažām nedaudzām lietām, ap kurām tad mēs veidojam vairāk to stāstījumu. Šajā gadījumā es teiktu, es atstātu to Verdzeni Izauru, par ko mazliet vairāk, vai Latvijas un Maskavas laiks sakrīt. Es gribētu tur vēl paturpināt to dialogu, lai man vairāk tiek paskaidrots, par ko ir runa. Un tad droši vien tas telefons jau paliktu. Jā. Tā kā tā. Labi, ejam tālāk. Lūdzu, Anita, vārds jums. Bet skaņa jāieslēdz skaņa. Jā, tā tūlīt dabūšu to savu tekstu. Tā. Jāņi. Tās tiešām tādas ir maza bērna atmiņas. Iespējams. Jāņi, uguns, kurš tiek aizdegts piemājas upes līcī, tālajā pļavā vēlā naktī tumsā. Līdz turienei jābrien pa garu slapju zāli. Man tas diži nepatīk. Pieaugušie kaut ko runā, slepenības sajūta. Neviens nedrīkst zināt, ka mēs te esam un dedzinām ugunskuru.
Nedziedam, tik stāvam un pieaugušie sarunājas. Ziemassvētki. Tā pati bērnības māja. Ziema, dziļi sniegi, ir Ziemassvētki. Lielajā istabā skaisti izpušķot eglīti ar bārkšķainām konfetēm, svecītēm, vates pikucīšiem zaros sniega vietā, krāsainiem stikla rotājumiem, logiem aizskari un sajūta, ka labāk, ka neviens neredz, ka mēs visi svinam Ziemassvētkus. Pēkšņi pie loga klauvē ieradies Ziemassvētku vecītis, maz auguma vīriņš kažokā ausainē un vaļinkos. Apsēžas krēslā un sarunājas ar mums, skaitām dzejolīšus, saņemam dāvanas, nedaudz baidāmies saņemt žagarus par aizvadītā gadā izdarītajām blēņām, bet šoreiz tas iet fecen. Tad atvedās un dodas prom. Pēc neilga laika klusi parādās vēl viena viešņa, sirmā trauslā skolotāja Streipa. Atceros, ka man pārlaidās pāri tāda kā šaubu ēna, kad tik ne Ziemassvētku vecītis ir skolotāja Streipa. Paldies. Jā, tātad divas atmiņas. Jāņa ļoti īsa, ļoti īsts tas fragmentiņš, bet man tā kā aizķēra uzmanību uzreiz tā garā slapjā zāle, kas sitās gar kājām un ka tie mazie tur kaut kā pa viņu brien, bet man gribās vairāk par to. Kā viņi tur stāv pie tā ugunskura, bet nedzied, kā tad tur izklausās, kā tur smaržo, kas tur ir, ko viņi domā, ko viņi, kā saka, grib paveikt tajā vakarā. Jo jums Anita, ir, un arī tajā Ziemassvētku epizodē ir līdzīgi. Var skaidri just, ka jūs rekonstruējat kaut kādu jums labi zināmu atmiņu, tad jūs viņu redzat savām gara acīm vai atmiņas acīm, nezinu. Bet mēs jau to visu nezinām. Un jūs it kā tā ātri pāriet pāri, eglīti, tur izpušķojas muki. Jūs viņu redzat to eglīti, bet mēs jau viņu neredzam. Restīvi, tā morāla ir tāda, ka, ja mēs novestu, teiksim, to visu otrā grāvī, līdz otram grāvim, to manas pieminēto detalizāciju, tad mēs aprakstītu to eglīti uz kādām 5 lapām. Bet es saku, tas ir otrā grāvī, ja? Bet ko man gribās arī, kā tad tur smaržoja, kā bija tā istaba, maziņa istabiņa, liela istaba, eglīte bija maziņa, tāda plika, vai bija milzīga kupla resna, līdz pašiem griestiem tā, ka noliecās galotni, vai apzāģēja pirms tam apakšā kāds, lai varētu ielikt kājā, varbūt, ka stāvēja ūdenī, kā tagad liek, vai nestāvēja, restīvi, visu kaut ko vēl gribās. Man ļoti aizķēra tātad pirmajā Jāņa tajā epizodē tā garā slapjā zāle, jo tie mazie cilvēki un garā slapjā zāle ir kaut kāds pretstats, kas tā pirmā brīdī tā sāsina uzmanību un gribās saprast, kā tad viņiem tiem maziem tur gāja pa to garo zāli, brienot. Savukārt otrajā jums ir droši vien nevilšu, bet arī izdevies tāds pats pretstats līdzīgs, kur ir trauslā skolotāja Streipa, milzīgajā Ziemassvētku veča tērpā. Parasti jau viņš ir tāds apjomīgs, vai ne? Tad jādomā, ka viņi arī bija kaut kā uzpolsterēti. Un šī trauslā skolotāja Streipa nav saprotams, kāpēc trauslā, kāda tad viņa bija. Maziņa, tieviņa, vai viņa bija trauslā arī tā emocionāli, ja tikai izskats bija tāds trausls. Par šo trauslo skolotāju Streipu gribās kaut ko vēl uzzināt. Un ziniet, ja lasītājiem no malas ir tā reakcija tāda, ka par to vai šo gribās kaut ko vēl uzzināt, tas visdrīzāk ir tāds labs rādītājs un kritērijs, ka tajā virzienā ir vērts paturpināt to detalizāciju. Jo tas kaut kādā veidā ir aizķēris interesi. Anitas gabaliņā un vēl būs arī citos gabaliņos ciešamā kārta, ko vajag mēģināt mazināt. Tātad ugunskurs tiek aizdegts piemājas līcī. Nekas jau nepareizs, tas nav. Ciešamo kārtu var lietot, un tas ir viss kārtībā. Bet tādā stāstījumā, it kā tā pamata pieeja ir tāda, ka, lai mēs panāktu to emocionālo lasītāju līdzpārdzīvojumu ar autoru, tad labāk ciešamo kārtu nē, jo ciešamā kārta iedod tādu atsvešinātības sajūtu. Tika aizdegts. Kāds aizdedzināja, mēs pat nezinām, kas. Vienkārši tika aizdegts. Viss, mēs par to neko vairs nerunājam.
Savukārt, ja jūs stāstat, tur vectēvs kopā ar kādu, tur dedzināja, nevarēja aizdedzināt, slapjā zāle taču bija, droši vien, ka līja, kā jau parasti, un tad tur mocījās un beigās aizdedzināja, viņš tagad deg. Restīvi, tas ir uzreiz, es esmu turklāt. Tā kā ar to ciešamo kārtu katrā ziņā jāuzmanās. Jā, kādam varbūt kādu komentāru, vai Anitai pašai, kas sakāms, droši. Man liekas, ka es tajā laikā biju tiešām maziņa. Un tad tas man kaut kā tā ir palicis prātā. Un nemaz jau tik daudz nav to tādu bērnības atmiņu, bet šitie te tādi divi brīži kaut kur ir. Kaut vai tās trauslās skolotājas Streipa, viņa savā laikā bija Liepupas pamatskolas direktora Latvijas laikā. Un viņa turpat joprojām dzīvoja, un viņa bija tāda, tiešām tāda, pat man kā bērnam, es 1. klasē gāju, kad mēs tur satikāmies ar viņu. Tāda ārkārtīgi, kā jau Latvijas laika skolotāji, viņi bija absolūti inteliģenti. Un kad savukārt pārgājām no tās vietas uz vienu citu vietu dzīvot, un tajā pamatskolā tur atkal bija skolotāja Lūsiņa, kas atkal bija no tiem laikiem, un man bija tāda sajūta, ka viņi ir visās skolās. Ja tu 1. klasē, un lūk, tur tāda skolotājas te, kur dažreiz ciemojāmies, un ejam uz nākošo vietu dzīvot, un tur atkal ir priekšā brīnišķīga skolotāja ar baltu krāciņu. Jā, bet jūs jau tagad pasakat ļoti daudz ko, bet to būtu jāuzrakst, jo tas tiešām ir kaut kāds, atkal jau laikmeta zīme šīs te inteliģentās kundzes, tā kaut kas jums tur baigi raustās. Nekas, man droši vien, ka man blakus istabā skatās televizoru, es izslēgšu, tad... Jā, šīs te inteliģentās Latvijas laika kundzes, kas faktiski ielika, tā kā pamatu vienai paaudzei izglītības, jā. Un šī te skolotāja Streipa īstenībā var reprezentēt visu šo lielo skolotāju, labo skolotāju grupu, bet tad tiešām gribētos, lai jūs viņu aprakstat, kā tā viņas inteliģents izpildās. Daudz atceros, vai ne? Bet tā noskaņa ir palikusi. Jā, bet par to mēs vēl šodien parunāsim. Patiesībā sakot, dzīves tāds, protams, ir žanrs, kur mēs dalāmies ar savām atmiņām un neko daudz tur neizgudrojam, bet es teiktu tā, ka ja tas iedarās un ja tas ir gaumīgi, un šajā gadījumā tas būtu gaumīgi, tad mēs varam arī mazliet piefantazēt, domājot tādās kategorijās, kā visdrīzāk varētu būt bijis. Jo, redz, varbūt, ka mēs neatcerēsimies konkrētus kaut kādus faktoloģiskas lietas par skolotāju Streipu, bet kā jau jūs tagad mēģināt arī stāstīt, jūs atceraties to sajūtu. Bet lai to sajūtu tā kā rekonstruēt, jums vajag, kaut kādi vārdi ir jāatrod. Un tad, jāpaļaujās uz to, ka jūs vienkārši meklējat tos jūsprāt atbilstošākos, jūs pat varat uzradīt kaut kādu situāciju, kāda iespējams varētu būt bijusi, tas nav nekas briesmīgs. Ar vienu mērķi, lai jūs šo skolotāju Streipu atdzīvinātu tekstā, lai mēs tiešām vēl lasot sajūtam, tā bija tāda. Un tas tad būs forši. Jā, paldies Anitai. Bet par laikiem runājot, mums jau te bija jāmin īstenībā. Jā. Bet jūs teicāt jau priekšā, jūs bērnība. Tā kā skaidrs. Tiešām agra. Jā. Labi, paldies Anitai. Tagad dodu vārdu Alīnai. Es tagad skatos, es neredzu visus. Alīna? Nav? Jā, ir. Jā. Alīnai, jā, par cepumu. Jā, stāsts saucās Lielais sņošu cepums. Vai jums bērnībā garšoja sņošu cepumi? Es devu priekšroku austiņām vai vislabāk tējas kūkām ar cukuroto riekstiņu virskārtu, pufīgo, biskvītu un krēmīgo pildījumu. Protams, ja paveicās tikt pie kāda eklēra, tas bija kas īpašs. Tomēr tas notika tik reti, ka šo mazvērtīgo reižu skaitu pat nav vērts iekļaut manā vispārējā konditorijas favorītu statistikā. Tomēr te es esmu patumšā kafejnīcā un priecīgi izvēlos no tā, kas ir. Lielais smilšu cepums, apaļš un cukurots ar robotām maliņām, kas tam liek nedaudz atgādināt sauli, būs gana labs.
jo stāsts jau nav par cepumu, bet par šo brīnumaino iespēju viesoties Almītas darbā, kur dzīvo mūteņu tēli. Te plauktos redz dažādas mīru tēlu figūriņas. Manas iecienītākās ir avārijas brigāžu, un uz darba galdiem caurspīdīgas loksnes ar košiem zīmējumiem. Īsta pasaka. Tomēr kāpēc, dodoties mājās ar sarkanu dzeltenu svītroto trolejbusu, es domāju par pusapēsto smilšu cepumu un to atceros vēl šobrīd. Jā, paldies, Alīna. Alīna, jūs bijāt iepriekšreiz nodarbībā? Jā, bet man nebija stāsti, jo es uz pirmo nebiju. Nu, bet jūs dzirdējāt, ko es lasīju par savām mašīnām, ja? Jā. Dzirdējāt. Nu, lūk, jums ir līdzīgi, tā kā manam mašīnām, jums ir konditorijas izstrādājumiem, kas ir brīnišķīgi centrālās stāsta. Bet ir dažas lietas, ko es gribēju jums teikt. Pirmkārt, jūs tagad arī, kā lasat, es tagad sāku domāt, vai avārijas brigāda man iet kopā ar to dzeltenu svītroto trolejbusu un to slaveno cepumu. Pa kādu laiku jums ir runa šeit? Tas droši vien ir starp 89, 90, 91 varbūt. Aha. Bet tad avārijas brigāde jau bija, ja? Jā, vajadzēja būt. Nezinu. Jo man avārijas brigāde asociēs mazliet vēlāku laiku, nu, ko 90. gadu otra pusi, bet varbūt, ka es maldos. Varbūt viņi bija izstrādes stadijā, un es redzēju to stadiju. Nu redz, tādas lietas būtu jānoprecizē, jo, kā jau mēs iepriekš runājām, tam ir diezgan liela nozīme. Nu, restīvi, ja kaut kas tajā augstajā detalizācijā, ko jūs būsiet ievilkuši, neklapēs savstarpēji vai ar to laiku, par kur jūs rakstat, tas gan nebūs labi. Jo tad lasītājs teiks, es taču arī tur biju, nebija vēl nekādu avārijas brigādu, viņi tikai sāk rādīt 96. un šausmas. Restīvi, tādas sīkas it kā lietas, kas jums varbūt pat rakstot liktos nepārāk nozīmīgas, bet viņas var ļoti nogalināt visu pārējo. Jo vienkārši lasītājs pieņems, ka tas viss pārējais arī tad ir neatbilst īstenībai. Tā kā vienkārši tās lietas, tie fakti jāpārbauda. Es te vēl vienu vieta, kas man tā kā mazliet samulsināja. Jūs rakstat, tomēr te nu es esmu patumšā kafejnīcā, un tad izvēlos to cepumu un tā tālāk. Un tad pēkšņi ir brīnumainā iespēja viesoties Omītas darbā. Un es īsti nesaprotu, vai tas viņas darbs tad ir kafejnīcā, vai tas ir kaut kas cita vieta? Tā ir darba vietas kafejnīca. Nu, kā kādreiz bija tas lielas uzņēmums savu kafejnīcu. Jā, tur laikam bet kas tas ir pa uzņēmumu? Kas tā tā ir Rīgas kinostudija. Rīgas kinostudija. Nu, lūk, brīnišķīgi, te jums vajag uzrakstīt to Rīgas kinostudiju, cik jūs viņu varat rekonstruēt atmiņā. Tas taču arī viens pagājis un pazudis pilnīgi, kā saka, laikmeta zīme. Milzīgā Rīgas kinostudija, kas ražoja visai savienībai filmas un acīm redzot arī avārijas brigādi un tā tālāk. Šeit, protams, nav runa, ka jums jāraksta, nu, tur Rīgas kinostudija bija tāda un nozīmīga, bet vienkārši kā jūs tur jutāties tajā milzīgajā Rīgas kinos. Es, piemēram, atceros tagad, kad mēs tā runājam, ļoti pēkšņi ienāca prātā. Man tādā mazā vecumā, man likās Gaļas slimnīca kaut kas fantastisks, tā augstceltne. Un vakarā, kad tur spīd tās logi, man likās tas tā kā kaut kāds Ņujorkas debesskrāps tagad varētu būt. Kad tur strādā laimīgi cilvēki, man likās tie dakteri, jo viņi tādā brīnišķīgā celtnē. Vai Viesnīca Latvija arī stāvot pie tā toreizējā planetārija, likās kaut kas pilnīgi neticami fantastisks. Tā kā jūs ar to Rīgas kinostudiju varētu mēģināt. Bet tā centrālā asa ir ļoti labi. Jūs iesākat ar diezgan detalizētu to dažādu konditorijas cepumu un biskvītu aprakstu. Ja jums tas paliek kā centrs, tad atcerieties, ka ik pa brīdim jums vēl ir jānāk atpakaļ uz to konditoriju. Ja? Tātad kāda kinostudijā bija konditorija, un kāda man bija mājās konditorija dzimšanas dienā, un kāda bija konditorija vēl kaut kur. Bet kaut kādai manai draudzenei mamma vispār cepa kaut ko neticami garšīgi, ja? Nu, restīvi, pie tā vadmotīva atgriežaties. Tas iedos tādu foršu struktūru, ka es šo vienu nodaļu izlasīšu caur to konditorijas prizmu. Tas ir forši. Jā. Restīvi, kafejnīca un Omītas darbs, tātad atceramies to, ka ja mums ir dažādas vietas tuvu tekstā, nu, jūs gadījumā darbs ir kinostudija tomēr, un
cepumus ēdam kafejnīcā, lai arī tā ir kīnostudijas kafejnīca. Respektīvi, ja mums ir tuvu tekstā dažādas vietas, ir jābūt kaut kādam skaidrojumam, tekstam pa vidu. Kaut vai vienam teikumam, kur jūs kopā ejat uz to kafejnīcu, ja, pa lielajiem kīnostudijas gaiteņiem. Tā, lūdzu, vēl kādi komentāri Alīnai pašai vai ir kādam vēl citam? Man ir komentārs. Es tikko apskatījos avārijas brigāda 91. gadā. Tā tad viss kārtībā. Viņai jābūt, jo tā ir patiesa atmiņa, un tas noteikti ir mans pirmskolas vecums, tas nevar būt 97 vai kaut kas tāds, tas ir tas laiks. Bet es neiedomājos pārbaudīt, es iedomājos pārbaudīt, vai trolejbus tieši tā izskatījās to, kad es pārbaudīju. Jā. Tie kantainie vai vēl apaļie? Tas ir kantainais. Tieši kods kantainie, kas bija dzeltensarkanie. Jā, labi, paldies, Sēni. Tālāk, Alvim došu vārdu ar mazliet garāku tekstiņu. Jā, labvakar visiem. Tūlīt uzliek. Jā. Krustamā dzīvoja pavisam netālu no mums pāri Rīgas ielai. Tolaik tā bija Ļeņina iela. Tā bija maza balta mājiņa ar sarkanu metāla jumtu. Mājas priekšā pie ieejas bija liela ābele un zem tās soliņš. Blakus vieta 2 mašīnām. Tēvs tur lika savu žiguli, jo tolaik tā bija drošāka. Ieeja mājiņā sākās ar betonētām kāpnēm, vecām koka durvīm, kuru brūnā krāsa bija saplaisājusi un dažās vietās sāka lobīties. Priekšnamā bija augsti. Uz betonētās mitrās grīdas stāvēja leduskapis un klusi dūts. Priekšnams smaržoja pēc spēlējumu, saimniecības ziepēm un dienā gatavotā ēdienu. Pa kreisi tumsā kāpnes uz bēniņiem. Tur zinātkārs mudināts bija kāpis vien pāris reizes, bet bailes no tumsas un nezināmā vienmēr man nodzina lejā. Pa labi no ieejas bija durvis uz mazo istabiņu. Tā bija augsta un ziemā neviens tur nedzīvoja. Taisni pretī ieejai bija baltas durvis, kas veda tālāk virtuvē. Un pirmais, kas ienācēja sagaidīja, bija malkas plīts, uz kuras gatavoja ēdienu cauri gadu, jo gāzes vai elektriskās plīts krustmamai nebija. Rudens un ziemas vakaros plītiņā klusi rūca uguns un sildīja ūdeni. Jēzubs to bija sanesis no akas, kas bija redzams caur nosvīdušo virtuves logu. Istabā pie durvīm uz maza galdiņa ar apaļām kājām stāvēja melnbaltais televizors. Tam bija spīdīgi pārslēdži, melns priekšējais panelis un savāda antena, kas bija pavērsta pret istabas logu. Pie garās sienas bija 2 kārtīgi saklātas gultas, katra savā istabas galā. Pa vidu starp tām pie loga lielais galds, pārklāts ar baltu līnu galdavu. Uz galda dzeltenīgs telefons ar ripu un telefonu grāmatu ar blociņu un zīmolu un uzvalkamo modinātāju pulksteni. Mierīgo noskaņu istabai piešķīra zaļganīgās papīra tapetes ar baltiem rakstiem. Virs gultas karājās mazs kalendārs ar noplēšamām lapiņām. Istabas tālākajā galā stāvēja lakots koku skapis un grāmatplaukts ar dažām bērnu pasaku grāmatām. Te bija kluss. Uz galda tikšķēja pulkstenis. Mana mīļākā vietiņa bija uz baltā mūrīša pie istabas durvīm. Rudenī vai ziemā līdz sildīties, un tēvs vienmēr skaitīja pantiņu. Kaķi, mans kaķi no tīģeru cilts. Tev jau ir labi, tev mūrītis silts. Nekad nebija iedomājies viņam pajautāt, no kurienes ir šis pantiņš, un kā tas turpinās, vai vispār turpinās. Vai tu kaut ko vēlies uzēst, jautāja krustmāte. Jā, rupmaizi ar sviestu un piparmētru tēju ar cukuru. Paldies, Alvim. Porši labs fragments. Jums jau var teikt, ka ir tāds gandrīz gatava epizode, jo ir emocionāls, arī nenoliedzami tāds emocionāls kāpinājums ar to pantiņu, kas ir viena
tā ir laba vieta. Tas kaķi no tīģa, es tādu nebiju dzirdējis, bet tas ir no diviem rakursiem labi, jo tas ir detalizācija, kas kaut ko pasaka par to situāciju. Un otrkārt, mums katram ir kaut kāda pantiņa no vecvecākiem, ko mēs atceramies, vai ne? Ko tad viņi tur skaitīja. Un šitādu es nebiju dzirdējis, un tāpēc tas man likās forši. Otra ļoti laba vieta, manuprāt, ir priekšnamā, kur jūs mūs ievedat uz betonētās mitrās grīdas leduskapis, tātad tas vēl iedod papildus tādu vēsumu sajūtu. Un tur tas pelējums un saimniecības ziepes un kas, es nezinu, vai tas viss smaržo īsti, bet, tas ir gaumas jautājums. Nosvīdušais virtuves loks, restīvi, jums ir ļoti daudz tādas feini pieskārieni, kas to telpu var padarīt pēc mazais saredzams sajūtam. Bet ir arī dažas lietas, kur varētu vēl paturpināt. Teiksim, melnbaltais televizors ir pieminēts, jā. Ko tad tur jūs mierīgi varat pāris teikums ielikt, ko tur redzat jūs ienācis? Ko skatās cilvēki? Tas arī iedos tādu nodevu tam laikam. Kas tur, vai viņi skatās, teiksim, pēc programmas, kur ir atzīmēts ar flomasteru vai zīmolu konkrēts raidījums, un tad ieslēdz un sēž un skatās svinīgi, vai viņš tur bļerkst visu laiku fonā. Dažādi mēdz būt, vai ne? Savāda antena. Es saprotu, ko jūs esat domājis droši vien ar tiem ragiem, ja? Bet, ja tur bija viena ar ragiem, bet tad bija tāda plastmas skāta, tāda, nezinu, pusizjukusi, man liekas, viņa bija tāda neliela. Tie nebija tie ragi, tie arī tur bija, bet tieši tā uzmanība bija uz to mazo anteniņu, kas bija tā kā pavērsta uz logu pusi, un tad tur uz plastilīnu kaut kas turējās. Jā, bet redz, savāda antena, bet ja jūs sakat savāda, es gribu uzreiz zināt, kāda savāda, kāpēc savāda. Par tapetēm arī, papīra tapets ar baltajiem rakstiem. Varbūt tur iedarās ar kādiem, kas tur bija. Nezinu, strīpiņas, rombiņi, kas. Jo tad es uzreiz, kā saka, tas jums gan tas melnbaltais televizors uz kaut kas kustās, gan tā antena, gan, ja jūs noraksturojat tapetes, tas vēl vairāk man iedod sajūtu, ka es redzu to visu, saprotiet, tā telpa pilnīgi kļūst man kaut kādā mērā pazīstam, saprotam. Bērni pasaka grāmatas, varbūt tur var kādu pieminēt, ja jūs atceraties, kādas tur bija, jo tās var droši vien ir pazudušas tagad no grāmatu lauktiem. Jā, un tas, ko es gribēju pieminēt šeit, Alvim ir izdevies, manuprāt, ļoti labi, to vēl varētu tā kā pastiprināt, jo teksts it kā sastāv no divām daļām, neskaitot nobeigumu par rupmaizi un sviestu, kas, ja es būtu redaktors, es to likt mainīt, bet no divām daļām. Tātad pirmā daļa ir uzskaitījums, detalizācija, teiksim tā, telpas un vietas detalizācija, kur mēs iejūtamies kā ir, un tad ir ļoti īsts emocionāls, tāds kāpinājums ar to pantiņu, ko skaita tēvs pie mūrīša. Un īstenībā, ja mēs to detalizāciju vēl vairāk paturpinam un pie tā emocionālā kāpinājuma kaut ko vēl pieliekam klāt, bet negaru, tad viņš tā arī varētu beigties un būtu baigi foršs sajūta, man liekas. Un tā būtu gatava epizode. Tā kā jā. Vienkārši jūs ar to rupmaizi un sviestu beigās bišķiņ nokaujat to emocionālo pacēlumu, ko iedod pantiņš. Jo pantiņš ir baigi foršs. Nevar tikai saprast, vai viņš, jūsu tēvs to skaita, jūs esat tas kaķis, vai viņš vienkārši to skaita tāpat restīvi, tas varbūt mazliet tā nenolasās, bet lai vai kā tas būtu, tā aina ir feina. Jā, lūdzu, kolēģi, kādam varbūt ir kaut kas sakāms vēl? Es te citādi tā voluntāri viens pats visu runāju. Varbūt ir vēl kāds, kas... Kur tas bija? Man jautājums. Kur tas bija jautājums? Kur tas ir? Valmiera. Kur? Valmierā? Jā. Valmierā. Jā. Tad jums droši vien, ja gribās, lai varētu tā vairāk sajust, kur tas bija, tad droši vien ir, kur tas sākumā, kur lika to žiguli, Ļeņina iela. Kaut kādu vēl norādu, tad droši vien vajag.
Bet, tas jums pašam, tas katram pašam autoram jāizšķirās, cik tālu viņš grib to vietu pateikt kaut kā tieši vai netieši, kur tas ir, bet vai kā tas būtu, šī te detalizācija ir vajadzīga, un tas ir forši, ka tas ir. Tā, ko, ejam tālāk, jā? Mums vēl ir daudz, ko lasīt, tā kā nekavēsimies. Lūdzu, vārds Inesei. Inese? Jā, labvakar. Man arī balss kā vilkam, bet es centīšos. Es apsolīju rakstīt par mājiņu. Mājiņa ir parasta koka guļbūve ar skaidu jumtu. Tādas cēla pie upītēm kā pirtiņas, pielāgojot dzīvošanai. Ieejot pa ārdurvīm nonāk mazā priekštelpā, no kuras pa labi caur pazemām durtiņām tiek uz istabu. Tajā tūliņ pa kreisi atradās krāsns, aiz tās stāvēja skapis. Tālāk uz saules pusi, pie pamaza loga, uz galda reizēm vietu ieņēma šujmašīna, un tai blakus tumšos vakaros gaismu deva petrolejas lampa. Pie sienas otrpus durvīm uz paštaisīt finieru grāmatplauktu savu tauri spīdināja noslēpumains patafons. Aiz tā taktas galgaļa segu kastē ar vāku varēja labi paslēpties. No mazākas gultas pie otra loga vakaros bija redzams, kā aiz krasta koku galiem aizslīd saule. Ziemā, kad rūtis rotāja leduspuķis, to aizstūma pie krāsnes mūglīša. Pie tā ir lasīts žurnāls zīlīte, pasakas un ēsti no ābeles ienesti knapi atsaluši āboli. Pretim ārdurvim ved durvis uz virtuvi. Blakus tām pie malkas plītus ķieblīšu nolika spaini rāvot ūdeni. Sestdienās ienes arī bleķa vanniņu. Katlā sasildītais ūdens smaržoja pēc gravas, upītes un kūstoša sniega. Kad telpas vidu aizņēma stelles, galdu novietoja pie sienas. Pa platāku logu kā istabā, reizēm pa ceļu varēja manīt kādu gājēju, aizbraucam mašīnu vai zirgu pajūgu. Es jau arī klausījos to pasaciņu pie tās krāsas siltās, bet es izņēmu laukā, jo sanāca gari. Cimdi zeķa zābastiņa, man tā dziesma, tagad es dzirdu vēd atpakaļ pie siltām būļiem. Bet to būs jāliek atpakaļ, jo jums taisni tas ir tas, kas visvairāk pietrūkst. Jūsu gabaliņā nav cilvēku. Jūs esat noraksturojis māju. Es tā solīju par to māju rakstīt, un es nevarēju saprast, kā lai daru, un sevi kā nevar. Tā kā klausīju, ka nevar par sevi. Var, nav tik traki. Tā jau nav, ka nevar. Bet jūs tiešām esat uzkonstruējuši sajūtu par to mājiņu, tīri labi. Ar visu sauli, kas aizslīd. Šis teikums man ļoti patika, ka no mazākās gultas pa otru logu bija redzams. Tur varētu paturpināt, kāda tas izskatījās, ka tā saule tur aizslīd mazliet vairāk. Tas viss man baidīja, ka sanāks pa garu. Jā, bet jums ir vairākas vietas, tad vietu ieņēma šujmašīna, pie tā, pie mūrīša ir lasīts žurnāls, ir ēsti āboli. Jā, restīvi, tāds atsvešināts konstrukcijas bez cilvēkiem. Kāds to visu ir darījis? Ir ēdis tos ābolus, ir ienesis to, ir lasījis to zīlīt un tā tālāk. Restīvi, man būtu baigi forši, ja jūs saglabājot šo te visu sajūtu, kas te ir, ar to mājiņas aprakstu, ielikt tur iekšā arī cilvēku, pati sevi īstenībā un vēl kādus cilvēkus. Kuri te tos ābolus jums tur ienes un iedod, un kurš to šujmašīnu tur pārvieto vai patafonu, un ar ko kopā tad jūs to zīlīt tur... Un jau arī bija. Tas jau tika izpētīts, ka mamma nebija istabā. Interesanti bija. Viņš tā nekad netika lietots. Un stūrī jau, protams, bija tas radioreproduktūrs, kuram no ārpus pienāca 2 vadi, kuri augstā laikā džingstēja. Tas jau viss tā tur sasaucās. Jā. Restīvi, viens ir šī detalizācija, telpa, ko jūs esat iedevusi, bet otrs gribās arī tās emocijas sajust kaut kādā brīdī. Tad īstenībā jūs mūs ievedat šajā mājiņā, visi izstāstat, kā tur bija, un tad ir īstais brīdis, ka ienāk cilvēki, jūs stāstā un sāk kaut ko runāt, kaut ko darīt, un mēs arī sajūtam tad tās emocijas. Tā būtu tā perfektā konstrukcija.
Mums jau uz šo reizi bija tāds īsts fragments, bet, ja jūs turpināt, tad varbūt var pieturēties pie tā principa, ka katra aina ir ar detalizāciju un ir ar tām emociju daļām. Jā. Tas būtu forši. Bet kas ir varbūt tas centrālais elements jūsu gadījumā, nu, ja mēs pieņemam, ka tagad tas stāsts jau turpinātos ar cilvēku to sadaļu, kas tur būtu tas galvenais, ko jūs gribētu ar šo fragmentu pateikt? Par to krāsnu, nu, ko citu. Un tas, ka tur viss notika agrāk, petrolēs tā mazgāšanās vanniņā. Jo redz, kas man ienāca, kāpēc es tā prasu, man ienāca prātā, bet varbūt tas tikai man tā īstenībā jau var mēģināt. Vai jūs, nu šis ir jūsu atmiņa, jūs kā bērns esat šajā mājiņā, vai ne? Jā. Vai jūs esat vienīgais bērns, tur ir vēl kāds? Vienīgais ar mammu. Vienīgais. Nu, redz, tad īstenībā uz to jau arī tas vēl, kad tas bērns tur ir diezgan vientuļš tajā mājiņā. Jā. Varbūt, ka tā ir tā centrālā asa, ar ko beidzās jūsu teksts. Jūsu teksts beidzās šobrīd ar to, ka pa mazliet platāku logu varēja pa ceļu redzēt kādu gājēju, aizbrauc ar mašīnu vai zirgpajūgu. Tātad tie arī ir kaut kādi cilvēki, kas visi iet jūsu pasaulē garām. Viņi nemaz jūsu pasaulē nepieskarās. Viņi kaut kur ir aiz tā lielā platākā loga, bet ne tur, kur jūs. Nu tāda vismaz ir sajūta no šī mazā fragmenta. Bet tad, ja tas ir tā, tad īstenībā, kā es saku, tagad es domāju, tad īstenībā to arī ir tā jāmēģina uzsvērt, ka tas ir tā galvenā lieta, un tad esat jūs un mamma, kas tur brīžiem parādās, brīžiem iet kaut kādos dienas darbos, un tas pārējais laiks, kad viņi ir tajos dienas darbos, nu tad tas viens pats bērns tajā mājiņā. Tas arī tad tas... Tā jau bija. Tā man bija arī tāds teikums, klausoties šūmašīnas klavēšanā, ratiņu dūkšanā un steļu klaudēšanā, es aprūpēju savus lēles. Tāds arī man bija, jā. Un kantāju naudu un gabaliņos es izdūru 2 caurumiņus, un kleitiņi bija gatavi tām lēlēm. Tā kā es arī mēģināju ko atdarināt, un tā tas notika. Jā, es mazliet nobijos, ka man būs pa garu. Es tos izņēmu kaut kā. Ja, ka jūs rakstīsiet riktīgo, tad vismaz būs šai epizodē, vismaz es droši vien, ka viņi tad tā rakstītu no šī viena paša bērna, vientuļa bērna skatu punktu tajā mājā, kāda tā pasaule izskatās apkārt. Lūdzu, kolēģi, varbūt ir vēl kādam kādi piebildes vai jautājumi par Ineses tekstiņu? Ja nē, tad ejam tālāk, jā? Vai ir Edgars, lūdzu, tagad nolasa savu? Nāti, kolēģi. Interese par datoriem un elektroniku viņā tika iedēstīta jau no bērna kājas. Pamatskolas pirmajos gados viņš reizumis devās līdz tēvam uz darbu Zetos. Latvijā datori vēl bija retums, bet Edgara tēvs bija sakaru elektromontieris, un viņa darba kabinetā vairākās rindās bija izskārtota noslēpumiem pilna, pīkstoša un midžinoša aparatūra, kas bija izvietota kastēs un stiepās no grīdas līdz pat griestiem. Edgars mēdza staigāt pa ejām starp aparātu rindām un sajust nāsīs īpatnēju kairinājumu. Tie nebija parasti putekļi, to smarža bija specifiska, it kā elektriski uzlādēta. Ar roku vilkdams pār aparātiem viņš izbaudīja to viendabīgo, tomēr dažādo tekstūru. Redzi kairināja dažādu krāsu lampiņas, pārsvarā zaļas un sarkanas, un dažbrīd aparāti izdvesa dažādās toņkārtās pīkstošas skaņas. Edgars šeit atradās pilnīgi citā pasaulē, no kuras viņu allaž izrāva tēva balss, aicinot doties atpakaļ mājās. Paldies, Edgar. Šeit ir runa par kaut kādiem 80. beigām? 90. sākumu. 90. sākumu. Nu, pirmie Latvijā datori vēl bija retums, tur ir teksts, jā. Kas ir zeti? Ziemeļu elektriskie tīkli. Viņus pārsvarā visi sauc saīsinājumi. Zetos. Skan forši zetos, bet nevar saprast. Tad jums vajag kaut kā apspēlēt to ziemeļu elektriskos tīklus vēl tekstā.
Jo, redz, ar to zvaigznīti, protams, ir ļoti vienkārši, bet varbūt pamēģiniet iztikt bez zvaigznītes. Bet varbūt ir vēl kaut kāda atmiņa par tiem ziemeļelektriskajiem tīkliem, kas šeit iederētos. Jums tātad centrā ir aparāti, nu kaut kādi, es nezinu, kas tās pa kastēm midžinošā, pīkstošā aparatūra, kas tie tādi ir? Telefona centrāla tā bija. Telefona centrāla, ok. Telefona centrāla. Jums tur ir tāds teikums, tātad, kur tur bija? Dažkārt aparāti izdevs dažādās toņkārtās pīkstošas skaņas. Edgars šeit atradās pilnīgi citā pasaulē. Nu, lūk, šeit ritīgi prasās, kādas skaņas, kā bija. Jo jūs iedodat foršu sajūtu par smaržu, elektriski uzlādēto, ja, kas tātad šajā centrālē bija jūtama. Bet tās skaņas, ja jūs tad viņas man rakstat, ka tur bija, es gribu dzirdēt, kādas. Un arī mazliet vairāk varbūt kā tad bija midžinoša aparatūra izvietot kastēs stiepās no grīdas līdz griestiem. Ok, skaidrs, bet arī pirms jūs pāriet tālāk uz smaržu, iedodiet man vēl kādu bildi, kādā krāsā, cik resni tie aparāti bija. Vai viņi bija, es nezinu, ar slēdzīšiem vai ar caurumiņiem, kur ieliek tos savienojumus, vai es nezinu, nu, kaut ko mazliet vairāk. Varbūt tur kaut kādi pliki vadi karājās, un kurus vajadzēja savienot, vai viss bija notīts ar izolācijas lenzu zilu vai kaut kas tāds. Es tev gribās vairāk redzēt to, jo tas ir interesanti. Tas ir kaut kāda tāda vide, kur cilvēki pārsvarā nav bijuši. Nav redzējuši telefonu centrālu no iekšpuses. Jūs tur esat bijis, esat redzējis, esat savodis un dzirdējis, kā tas viss tur smaržo un krakšķi un pīkst. Bet tāpēc gribās vairāk to uzzināt. Jā. Edgars šeit atradās pilnīgi citā pasaulē. Tas, nu, no šī var saprast, ka tā elektronika bija jums aizraujoša. Nu, vistīvi. Patika. Es biju domājis domājot par to centrālo tēmu, kad varētu pie datori būt un dot kaut kādu ieskatu tajā, ka arī tālāk dzīvē varētu būt kaut kāda saikne ar datoriem. Bet jums viņi ir? Ir, jā. Nu, tad tajā elektrocentrālē viņi arī, telefona centrālē viņi varbūt sākās iespējams, jā? Iespējams, jā. Nu redz, nu tad tas ir ļoti forši. Jā, ar to pīksto, kas to zina, varbūt ar pīkstošo skaņu, vai ar to jocīgu elektrolādēto gaisu, ko jūs tur iesmaržējat, varbūt arī sākās. Tad noteikti, nu jā, bet šitas ir mazs fragmentiņš, te to nevar visu pateikt, bet tālāk, ja rakstīsiet, tad noteikti vajag ielikt to tiltu uz to, ka tas īstenībā, cik jums tad gadi ir tajā, ka jūs šeit stāvat tajā centrālē apmēram? Bija 8, teiksim. Aha, ok. Nu jā, un arī prasās, nu, kaut kāds dialogs ar to tēvu, jo šeit šobrīd ir tikai, ka viņi, nu, tā kā izrauja tēvu balss, aicina doties mājās, nu, tad beidzam, visi ejam prom. Nu, viņš tā kā jūs ņēma tur līdzi, jo nebija, kur jūs likt, vai gribēja jums parādīt to, vai, nu, kādi bija tie apstākļi, kāpēc jūs tur bijāt ar viņu kopā, tajā centrālē. Jā, es vienkārši 6 teikumos gribēju iekļauties. Nē, viss kārtībā, jā. Es jau arī staku ar domu, ka uz priekšu. Jā, es saprotu, paldies. Paldies, Edgar. Varbūt ir vēl kādam kādas komentāri, kam ir bijusi saskara telefona centrālēm, varbūt vēl. Nav, nevienam. Te ir tikai telefona ar ipām, Edgar. Mums centrālēm tas ir cits līmenis jau. Bija kādreiz bērndārzos ekskursijas, un es atceros, kādā vienā no bērndārza klasītēm mēs bijām Valmieras pastā un telefona centrāla, kāreiz bija 2. stāvā. Bet, jā, Edgars atgādināja tiešām arī, es tad atcerējos bērnības tādu ainu, kur es pie tēva esmu darbā, un tad viņam tur ir visādi automātikas elementi un rakstām mašīnu, kas tik nezinu. Jā. Rakstā mašīna arī bija, jā. Tad bija pirmā iespēja ar klaviatūru. Edgar, jūs kādreiz esat pieredzējuši šīs ekskursijas, ko Alvis piemin? Nē, man tādas atsevišķas ekskursijas neatceros. Nu, tad jums jāizfantazē, jo tas būtu baigi foršs gājiens. Iedomājieties, jūs esat 8-gadīgs vai 9-gadīgs kopā ar tēvu tajā telefona centrālē. Un tie ierodās kaut kādi sīkie no bērndārzes, kas ar vaļām mutēm skatās. Bet jūs jau visi zinat, kā tur ir.
Jūs varat pat parādīt, kas ir kas. Nu, restīvi, tā ir tāda mazā zvaigžņu stunda jums. Jūs pasakat, tur, šitas ir tas, kā tu nesaproti. Tas vienkārši strādā tā. Bet tā jau tad mazliet fantāzijas. Bet būtu feini, man liekas. Tāds gājiens. Paldies. Tā. Tagad Gitai došu vārdu. Bet Gitai garāks gabals, tad fragments. Gita? Kur Gita? Neredzu. Ir Gita. Man tāds lēnāks, jā. Jā. Gita, Lēnāks, jā. Jums ir par to vēdera burkšķiešanu. Tā, pagaidi, es tevi pastīšos. Man ir atzīmēts, Ivaram sāk burkšķiet vēders un beidzās ar piedot Brežņevu. Tāds Jā. Tā. Jā? Jā. Tāds ir, no kuras puses sāk, tad... Ivaram sāk Es jau varu burkšķiet ļoti vēders. Sākat ar to. Jā. Tātad man tā problēma rakstot bija, ka es nezināju, kā lai to vēdera burkšķiešanu vispār aprakst. Bet, labi, sākšu ātri. Ivaram sāka burkšķiet vēders, man nāk smiekli, bet jānoturs. Atkal viņš atskrējas uz skolu pēdīgais, vienmēr kavē. Viņa vēders atkal sāk izdot dīvains skaņas, skaļāk un klusāk, mainoties skaņas ātrumam un skaļumam un ir traki smieklīgi tie vēdera burkšķēšanas trokšņi. Īpaši klusumā, kad dzirdams katrs mazākais troksnīts. Ivars saka, domās aptur to vēdera burkšķēšanu, būs nepatikšanas, ne jau tagad sāk smēties, kad stāvam klusuma brīdī. Dziļi ielpa, skatos, kur citur. Viss šoreiz tik neierasti. Ne tā kā parasti. Stāvam visu skolu pirmā stāva gaitenī. Gaitens vienmēr smaržo pēc tikko mazgātas grīdas. Kad ierodos skolā ar agro autobusu, kas brauc no Pampāļiem uz Saules un mūsu pieturā Dubeskrokas apstājas ap 7:15, esmu skolā pirmā. Rīt agrumā skolas gaitiņos var sastapt man klases biedru Ivaru mammu, kas skolā strādā par apkopēju, viņa mazgā grīdas un kurina plašu krāsnes. Agrāk grīdas mazgāja ar grīdas lupatu, kas parasti bija vecs drēbes gabals, bieži vien frotēja krekls, to uzliku uz slotas un mazgāja grīdas. Tad ar rokām iemērca svainī un izskaloja, pēc tam ar sausu lupatu nosusināja. Un atkal tā skaņa kā pērkona dārts, visas skaļuma gammās, viss nevar vairs apstāties. Cenšos viņu noturēt, bet nekā, kā lavīna nāk ārā mani smiekli, vienmēr tik skaļi. Klusi jau nemāku, piedod Brežņevu. Jā, paldies. Ļoti ātri centos tur, bet tā, jā. Bet tiešām es nezināju, kā aprakstīt vēdera burkšķēšanu. Parunāsim plīt par vēdera burkšķēšanu, bet vispirms man jums jautājums, es īsti nesapratu, ko nozīmē tā beigas piedot Brežņevu? Tas ir tā, kad viņš jau nomira tur, un mums bija klusuma brīdis. Jums bija klusuma brīdis saistībā ar to Brežņevu nāvi? Jā. Bet tas te nekur nebija. Tas tad protams, viņš ir beigās, viņš turpinātos. Ok, sapratu, jā. Jo citādi nav saprotams, vai tas... Ir saprotams. Es uzreiz sapratu, ka ir klusuma brīdis Brežņeva nāvei par godu. Varbūt, jā. Man atkal likās, ka tas Brežņevs kāds, bet es vien brīdi iedomājos, varbūt bija iesauktam džekam, kam burkšķis vēders Brežņevs. Es uzreiz to uzķēru. Ka es smējos. Tie, kas ir stāvējuši, es domāju, ka tu arī stāvējies, Osvald. Sapratu, ka 75. gads 1. klasīte tev bija. Man bija pilnīgi cits. Manā dzīves stāstā arī šeit būtu mašīnas. Jo tad, kad bija Brežņeva bērs, es rakņājos pa manas paksomu un atradu, ka man bija uz Ziemassvētkiem viņa nopirkus tumšu zaļu Volgas modelīti 1/43. Kaut kur dabūjusi, jo tas bija baigais deficīts, un es sapratu, ka tas man būs dāvana, un vienkārši es biju laimīgs. Līdz ar to man Brežņeva bērns asociējās ar kaut ko ļoti siltu un brīnišķīgu, jo es biju dabūjis. Man ir tā, ka es gribēju parādīt, ka ir tie smiekli. Es tā domāju, kas tad ir man tajā dzīvē iet cauri, un tad smiekli. Un tad es gribēju kaut kā to visu sasaistīt kopā. Jā. Smiekli ir brīnišķīga. Tiešām no sirds saku, apsveicam apņemšanos, ja jūs gribat ar tādu smaidu, vai pat ar ironiju, kaut kur pašironiju kādā brīdī to stāstu būvēt, bet tas nav viegli. Jo... Bet es savādāk nemāku.
Tad ir labi. Tad jūsu dzīves stāsts būs ies uz urrā, jo latviešu literatūrā īstenībā ļoti pietrūks tādu Anšlava Eglīšu tipa vieglu. Jo patiesībā sakot, Anšlavs Eglītis un Olis režisors tātad ir vienīgie, kuru dzīves stāstos es esmu lasījis, kur ar smaidu atskatās uz izsūtījumu gadiem. Ne? Anšlavs Eglītis Vācijā un Olis Sibīrijā. Vispār, vaiprāts. Un abi divi atskatās ar tādu ļoti, ļoti veselīgu foršu humoru. Bet, kāpēc tas nav viegli? Jo katra aina, tad, ko jūs veidojat, jums ir jāatrod ne tikai centrālā asa, kā šajā gadījumā tā vēdera burkšķiešana, bet tas pārpratums vai kaut kāds asprātīgs dialogs vai kaut kas tad būtu to smaidu raisīt. Un tas nav viegli, bet es tiešām saku... Es atļaušos oponēt, man liekas, ka ir viegli, jo tāda ir dzīve, es nezinu. Gita gribēšu izlasīt, tagad jums iznāks dzīves stāsts grāmatā. Nezinu, vai man iznāks. Ja jums ir humora apņemšanās, tad ir jāiznāk. Bet tātad par burkšķiešanu, un ne tikai par burkšķiešanu, par smaržām un par visādākām citādākām sajūtām, tad ir tikai viens ceļš, mums ir jāatrod, ar ko salīdzināt. Nav cita iespēja literatūrā, kā tikai tas un tas izskatījās vai izklausījās pēc govs maušanas. Tas skanēja tā kā šitie koka rati bez gumijas riteņiem grabēja tā. Kā kas? Tas bija tā kā kas. Tas ir vienīgais. Kas tad vēdera burkšķēšana? Jā. Bet redz, kur vēl ir šeit tāds grūtums, jo jums tā vēdera burkšķēšana atkārtojas vairāk kārt, un jūs jau nevarat visu laiku vienu un to pašu salīdzināt. Jums tie salīdzinājumi ir vairāki vajadzīgi. Es pieņemu, ka tā vēdera burkšķēšana arī dienas gaitā tam čalim mainījās, vai ne? Tur vielmaiņa strādā un tā. Līdz ar to tur tie salīdzinājumi arī mainīsies. Bet tas, kad ir vēdera burkšķiešana centrā, ir brīnišķīgi. Tas, restīvi, jūs atradīsiet, es nezinu, vai vienmēr jābūt kaut kādām tādām fizioloģiskām lietām tiešām centrā, bet, ja jūs atradīsiet visām šīm epizodēm kaut kādu šādu amizantu, teiksim tā, to centrālo asi, tas padarīs to stāstu tiešām ļoti lasām. Ļoti lasām. Labi, paldies, prieks dzirdēt kaut ko labu un pozitīvu. Jo es esmu mēģinājis, bet es nevaru uzrakstīt tā kā, man ļoti gribētos uzrakstīt tā kā Anšlavs Eglītis, piemēram, bet es vienkārši to nevaru. Un tas man ir kaut kāda nesasniedzams tiešām līmenis. Lūk, latviešu literatūrā īstenībā ļoti maz ir asprātīgas humorīgi asprātīgas literatūras. Tā. Jā, varbūt vēl kādu komentāru Gitai no citiem vai jautājumu? Man ir jautājums, vai tā nebija Sātiņa pamatskola? Protams, ka bija Sātiņa pamatskola. Vēdera burkšķiešana vēl kāds ir dzirdējis? Ne? Vienkārši, jā, zinu to pusi. Es domāju, varbūt ir kaut kāds baigs slavens vēdera burkšķinātājs. Nē, toreiz, protams, tas sasauc uz skolu vecākus, bet beidzās labi. Tur bija rakstīts 82. gads, laikam, jā? Jā, 82. gads. Es īstenībā mēģināju atcerēties, kurš gads, kurā klasītē es gāju 1., 2. vai 3. Es veicu izmeklējumu. Jā, jauki. Labi, Gita, jums noteikti jāturpina šādā pašā manierē. Paldies. Jāmeklē salīdzinājumi, nav citu variantu. Tā, labi, dodam tagad vārdu Ievai. Ieva, kur mums ir Ieva? Ieva, redzu. Tā, Ieva, jums ir arī garāks gabals. Nosaukums vien jau ir ko vērts. Kaitinošie dīgdieņi, nodegušais kinoteātris, ceļš uz mājām un nenopirktie zīmuļi. Vai tad negribās jau uzreiz dzirdēt, kas tur notiek? Super. Nosaukums ļoti labs virsraksts. Tā, man ir atzīmēts tā. Ja kaut kas varēja vienot mūsu mazpilsētas iedzīvotājus sākt tur, un beigt ar mēm ar roku norādīt ceļu nodegušā kinoteātra drupu virzienā. Labi. Jā? Jā.
Ja kaut kas spēj satuvināt mūsu mazpilsētas, jeb kā tolaik skaitījās pilsētas ciemata iedzīvotājs, tad laikam tā bija nepatika un nemīlestība pret tiem tur. Šie dīgdiņi bija tik kaitinoši. It kā jau neko sliktu viņi nedarīja, taču viņu mūžīgā bezmērķīgā vazāšanās pamatīgi krita uz nerviem mums vietējiem. Viņi bija visur, kur vien pagriezies, tur atkal lēnām slāja kāds bariņš. Nu jau drīz sabiedrībā arvien populārāks kļuva iebraucēju atzīmējums migranti, un manā bērna iztēlē migranti bija tieši tie tur. Kurš gan vēl precīzāk varēja atbilst šim nosaukumam? Viņi, ja pārsvarā sakot, pareizāk sakot, pārsvarā jau tās bija viņas, dīgdenīgi un bezmērķīgi migrēja pa ielām un taciņām. Taču mana mamma noliedza šo manu pieņēmumu. Nē, šitie nav nekādi migranti, šitie ir tikai kurortnieki. Viņi te atbrauc, pārsteidz un tad brauc atpakaļ uz savām republikām. Migranti esot pavisam citi. Nu, nes, priekš manis migranti bija tieši šie dīgdenīgi atpūtnieki. Turklāt kurortniekiem bija paradums uzmākties uz ielas ar visādiem dumjiem jautājumiem, kur atrodas tas vai šitas. Visbiežākais un dumjākais bija jautājums, где тут kinoteātra? Nu, cik var jautāt vien un to pašu? Lieta tāda, ka mums nekāda kinoteātra nebija. Vecais bija nodedzis, bet jauns tā arī nebija uzcelts. Tomēr ne manas krievvalodas zināšanas, ne arī vēlme komunicēt nebija tādā līmenī, lai sāktu kaut ko stāstīt. Es parasti vai nu nomurmināju ņetu, vai arī mēmi ar roku norādīju ceļu nodegušā kinoteātra drupu virzienā. Paldies. Jā, tur tālāk stāstā ir vēl par to. Ir arī zīmuļi, parādās virsrakstā pieminētie. Un jā, ļoti interesants gabaliņš, manuprāt. Tas ir par kādu vietu ir un laiku? Es jau tik daudz pat priekšā pateicu. Ķemeriem? Kā lūdzu? Par ķemeru sanatoriju? Nē. Par kādu tad? Baldone. Baldone. Skaidrs un laiks? Nu, 70. beigas, 80. sākums. Nu, katrā ziņā tas, kas šo atcerās, ir bērns to brīdi. Nu, skolā ejošs bērns. Nu, jā. Pirmajās klasēs kādās. Jo, kāpēc tā jautāju? Jo man šis ļoti interesanti no tā bērna, nu, otrklasnieka vai trešklasnieka, es nezinu, cik viņam ir, no viņa skatu punkta, kā izskatījās tie republiku pārstāvji. Viņi droši vien bija diezgan kolorīti, vai ne, sevišķi bērnu acīm skatoties. Bija daži, jā. Bija daži. Nu, lūk, daži bija citi bija parasti. Un te jūs arī varētu atbrīvot fantāziju savu līdzīgi kā Edgara piemērā. Un mazliet arī varbūt piepušķot tur kaut ko klāt, bet gribētos tos republiku spilgtākos pārstāvjus saredzēt, ka jūs viņus aprakstat. Jo te ir tādi forši trāpīgi īsi dialogi, tur vēlāk arī būs tekstā, ko mēs nenolasījām, ko jūs nenolasījāt, bet gribētos arī viņu izskatu redzēt. Tā, es atriešu to oriģināli, man tur bija vēl jautājums. Padzerties pie vāverītes. Ko tas nozīmē? Tas bija viens no mājieniem par vietu, jo tā ir tieši Baldonas, tā teikt, simbols. Okay. Bet padzerties, ko tas īsti nozīmē? Tur strūklaka, nu tāda skulptūriņa vāverīte, un tur ir strūklaciņa. Okay. Nu, bet uztaisiet, ka varbūt to tā teica, bet tie, kas nebija vietēji, tie 100 gadus neviens nesaprata, ko tas nozīmē, bet tas taču viss tik vienkārši, nu pie strūklaka, kā viņi to varēja nesaprast. Jūs tie apspēlējiet kaut kā to, ka tie duraki neviens nesaprata tādu pašsaprotamu lietu baldoniešiem. Jā. Nu jā. Tas arī galvenais, tā man tas teksts patika, foršs arī epizodi, jau tur tālāk jums vēl par tiem zīmuļiem, un ka pati nožēlo, ka būtu nopelnījusi varbūt kaut ko, bet nu neko darīt. Bet gribās to cilvēku izskatu. Un patiesībā, jā, tur sakot vairāk arī nekādus ir šis bērns un tie migranti, ar kuriem viņš tur sastopās ik pa brīdim. Godīgi sakot, šobrīd arī vismaz šajā epizodē man arī citus tēlus tur īpaši vairs nemaz neprasās. Bet aprakstīt vajag tos migrantus. Tā, kolēģi, lūdzu, vai Ieva ir kaut kas vēl jautājums no jūsu puses? Komentējums? Nē? Nav? Labi, tad
Paldies, Ievai. Vārds Neldai. Man arī jāsīsina droši vien, vai ne? Jā, Kuru Nelda, es tu līdzās to jums pateikšu. gabaliņu? Es esmu tātad no sākuma. Tāpagad. Andis un Ziedoni, ne? Redzēs vai sanāk. Jā, līdz tai vietai, kur ir Jā. redzēs vai sanāks. Andis un Ziedoni bija tikko atgriežušies no kaut kādām ārzemēm. Tas tik bija tāds notikums. Visi ap galdu klausījās mēm, palikdami savā mūžā tādas ārzemes, ne nu redzējuši, ne dzirdējuši, ne arī bija cerība uz tām tikt. Tepat uz Igauniem aizlēst pēc desām sviestu vai kalevu komptēm jau neskaitījās. Citā mēlē gan jāpamežģās bija, gribēja dabūt to, ko dod ar normu. Tere 2 kilo vorsti. Bet Jelgavnieki jau vienmēr bija citiem priekšā, ja pa blatu visi jau bija tikuši pie nākošā numura žiguļa, tad viņiem arī noteikti vajadzēja. Un tagad arī sētā sānus mirdzināja jau cits, ne tas, kas pagājušreiz, slapjā asfalta krāstā esot. Andis vienmēr teica, jāmāk ir septēties, kad viņam likās, ka netiek pienācīgi novērtēts no sievas puses par savu izdarīgumu, tad skaļi plātījās gan savu varenību un māku pierādīdams, gan uzsvērdams, cik tas grūti nāks. Es tad viņai saku, paņem tu zieduci, nolaid vienreiz lakatiņu uz pleciem un aizēj pie galvenā palūdzies. Redzēsi, vai sanāks? Paldies, Nelda. Brīnišķīgi. Ko nozīmē nolaid vienreiz lakatiņu uz pleciem? Nu, es kā bērns to ainu arī iztēlojos to teicienu dzirdēdam, bet, es tagad ar apakai skatoties domāju, ka tas droši vien bija domāts tā, ka, senos laikos latviešu sētā vispār sievas ar tiem lakatiem ap galvu staigāja, un ka vajadzēja varbūt iet palūkties pie muiškunga vai kaut kur, tad to pazemību izrādot varbūt tā kā. Jā, ok, labi. Es domāju, ka tā, bet, es domāju, ka tā bija, jā. Ka bet šajā gadījumā pazemību kam? Kas ir tas galvenais? Kas, kurā reizē, viņam bija varbūt priekšnieks vai kaut kas tāds, kur vajadzēja iet kaut kādas tur rebes griezt un kaut kādu blatu dabūt. Jo teiciens ir brīnišķīgs, tāds, arī nedzirdēts, es nebiju dzirdējis, bet viņš skan forši, bet varbūt tajā tekstā jūs arī varat mazliet izvērst vēl pāris teikumus par to, kaut kā apspēlēt dialogā vai kā, lai var saprast mazliet vairāk, par ko tad ir runa. Jo šeit, man tas aizķer uzmanību, bet man ir jautājums, ko tas īsti nozīmē, kā priekšā. Es tad viņai saku, paņem tu uz ieduci, nolaid vienreiz lakatiņu uz pleciem. Jā, pazemību tas signalizē. Un tad tālāk ir un aiziet pie galvenā palūdzies. Redzēs, vai sanāks. Tas galvenais vispār nav īstais vārds. Es zinu, es nevarēju izdomāt, bet galvenais nav. Man liekas, ka viņš vispār nelietoja to galvenā, bet aiziet palūdzies. Jo tur varbūt vairāk vajag izvērst to, kā, par to iepriekšējo frāzi, par to šeptēties mācēšanu, ja, ko tas toreiz nozīmē. Tas nozīmē, protams, būt sakaros ar pareiziem cilvēkiem, pareizā laikā, pareizā vietā, un tad tev atlece, ja, vai tad tu zināji, kur var dabūt, ja. Bet ne katram tas bija, ja, un ne katrs mācēja varbūt tur aiziet un palūkties, ja. Tā kā tas bija varbūt tas, ka viņam bija redz tie sakari un tās šepas. Bet jums īstenībā ir 2 smaguma centri, man liekas, jūsu tekstā. Viens ir par šo šeptēšanos, kā parādību, ja, vispār. Un tur jau var ļoti daudz par to rakstīt, visādās izpausmes, kā tas bija. Bet otra ļoti interesanta lieta ir, bet jelgavnieki jau vienmēr bija citiem priekšā. Un tur tālāk, man liekas, tā pilnajā tekstā arī vēl kaut kas par tiem jelgavniekiem bija. Jā. Vai tie jelgavnieki paši tā domāja? Jā, viņi tā domāja, un viņi uz to gāja, jā. Tā ir interesanta parādība, tad arī tāda, ko varbūt var... Un viņi kārtējo reizi bija atbraukuši ar to visu atrādīties, jā. Jā. To varbūt kaut kā var tad savienot tieši. Tas jau īstenībā jums arī ir tā iesākts, ka tur šeptēšanās prasme un jelgavnieki, kas visiem ir priekšā. Pie to žigulu dabū jaunāko vienmēr viņi. Jā, forši. Tā, kas man vēl te bija atzīmēts tajā pilnajā slīdās ātri. Neldas tekstā. Tur bija drusku, es redzēju, tagad nesakarību. Vienā bija es un otrā bija ar vārdu. Bet man laikam nebija laika pārlasīt pietiekoši reizi. Jā.
Nu, bet jā, es sapratu. Vai nu tā, vai nu tā. Par tiem personu vārdiem Andis un Ziedone. Jā. Tas ir Ziedone, tas ir kas uzvārds vai kas tas ir? Nē, vārds. Vai īstam Ziedone, tā ja? vārdi bija? Jā. Tāds ir arī pat kalendāra. Ok. Tad tālākais teksts, es te lasu tagad. Tur tā saliešana, tur kaut kāds tāds ballīt. Un tur tā baiba bija beigās, jā. Tas bija forši. Jā, es Nu, arī ilgu laiku domāju tiešām kā sinonīmus tos, jo toreiz jau tādus vārdus nemaz nelietoju. Priekmeitas vai tautumeitas vai, nu, kaut kas bija tāda līdzīga to pārnesumu kaut kādu tādu. Nu jā, tur, lai pārējie saprast, tur tālāk ir tekstā tāda lēle baiba sēž, kur tur goda vietā uz televizoru vai kur nedrīkst viņa aiztikt. Un bērns ir dzirdējis sarunas par prieka meitām vai tautu meitām vai ko, un viņa asociācijā, nu tas ir kaut kas tikpat līdzīgs, jā, tikpat cēls un tāds kaut kāds, nezinu. Cēls un brīnišķīgs. Jā. Nu jā. Tas ir forši. Bet tā epizode, šī viena epizode, tātad, nu, tādā veidā jūs arī tad tās citas epizodes veidot, vai ne? Nu, jā. Tas ir ļoti labi. Man patīk tā pieeja, kad ir tas salīdzinoši koncentrēta tā epizode, ir skaidrs, kas ir centrā, ja lepnie jelgavnieki te vai tā šeptēšanās. Nu, īstenībā šeptēšanās ir plašāka tēma. Tā varētu būt veselē dzīves stāstu nodaļai vai pat visam dzīves stāstam. Nu, tādos dzimtas stāstā jau tur visādi tipāži, un tad viena tie šeptētāji un cita kal nē. Tieši to es gribēju teikt, ka tos lepnos jelgavniekus gribētos tie nākamajā nodaļā satikt arī. Redzēt, kā tad viņi runā no tā lepnā jelgavnieka plaukta. Jā, labi. Paldies Neldei. Varbūt ir vēl kādi komentāri. Ja nē, tad braucam tālāk. Tālāk mums Aija. Par zivju galertu lūdzu gribam tagad dzirdēt. Jā. Nosaukums ir Opaps gatavo zivju galertu. Opaps plānoja gatavot zivju galertu. Mēs kopā devāmies uz tirgu pēc dzīvām karpām. Tās tika iesludinātas telefona maisos, kurus piepildīja ar ūdeni. Kad atnācām mājās, Opaps vannas istabā piepildīja vannu ar ūdeni un laida karpas peldēties. Vannā karpas dzīvoja pāris dienas, lai visas dūņas, kas tajās ir, izfiltrētos ārā. Tā esot jādara, jo citādi ēdiens garšojot pēc dūņām. Zivju ķidāšana vienmēr bija ļoti interesants process, jo tad varēja spridzināt baltos pūšļus. Pieņus vai ikrus vienmēr cepa omāma, jo viņa prata tos garšīgi pagatavot. Opaps izvārītos zivju galertus iztīrīja no asakām, salika bļodiņās un pārlēja ar savārīto garšvielu zivju ūdeni. Bļodiņas lika dzesēties uz plašajām palodzēm, virtuvē un Opapa istabā. Logi bija atvērti un galerti ātri atzisa. Pa virtuves logu tālumā pāri pretējā pagalma kailajiem kokiem un māju skārdu jumtiem varēja redzēt Pētera baznīcu. Nepārtraukti skanēja braucošo mašīnu rūkoņa un ik pa laikam putnu klaigas. Vienā reizē, kamēr Opaps strādāja virtuvē, viņa istabā esošie galerti bija pazuduši. Izrādījās, tos bija apēdušas kājas. Nākamajā reizē Opaps galertus savā istabā sargāja ar gaisa plinti rokās. Brīnišķīgi. Jā. Tātad tika ieslidinātas te bija, parādījās ciešamā kārta, varbūt gan tikai vienā vietā, varbūt, bet es jau par to ciešamo kārtu vēlreiz neatkārtošos. Ļoti forši tā ņemšanās ar tām zivīm, detaļas ir, bet gribās nedaudz just tos cilvēkus, lai tas Opaps kaut ko pasaka, tīrīdams tās zivis omam, kaut ko viņam tur atburkšķi pretī. Nu, kā jūs to atceraties, kā bērns, ja? Vai es nezinu, kaut kas. Vairāk skaņas, ja? Viņu starpā, lai kaut kas notiek. Jo tās zivis ir ļoti labs tāds fons tam visam. Brīnišķīgākā vieta, protams, ir, ka mēs jau redzam tās bļodiņas, kas stāv, un fonā kaut kur tālumā Pētera baznīcas tornis, ja?
Skaisti. Nu, jā, Vienkārši. es tā kā arī gribēju iedot, lai var redzēt, kas tā ir pa vietu. Un to laiku arī apmēram, ka tas, nu, vismaz gada laiku. Jā. Apmēram. Vēl jau, redz, jūs jau vēl varat taisīt, ka jūs tās bļodiņas iekrāsojat, lai mēs viņus pilnīgi redzam, kā viņas tur zils vai kādas uz tās palodas. Un tur tā Pētera baznīca tālumā un kas. Un kā jau sāk griezties ap. Varbūt, ka tās, kā saka, jūs uzbarat foršu to ainu, bet tā ļoti strikti ar nāzi nogriežat vienā reizē, kamēr strādāja virtuvē, galerti pazuduši, apēduši kājas. Jā, es saīsināju, es domāju, kā lai to visu saīsinu pēc iespējas mazāk. Te varēja īstenībā tā, pamazām nonākt pie tā, ja, ka tur, kā tas viss notika, un Opaps ieskrien virtuvē, kur mans bļodiņš, kur mans galerts, atkal kā, es nezinu, kaut kā to apspēlēt. Un tad, kad viņš sēž ar bet to tas bija humors, visiem bija tādi smiekli. Tas bija tiešām, kad viņš nākamās visas reizes, viņš sēdēja savā istabā ar to gaisaplī, tas bija humors. Zin, kā man ienāca prātā, jums tā epizode, man liekas, ka baigi iegūt, ja jūs iesāktu viņu no beigām. Restīvi, epizode iesāktos ar to, ka jūs ienākat istabā kā bērns un redzat, ka vectētiņa Opaps sēž ar šauteni rokās istabā. Un loks ir vaļā, vai, es nezinu, kā tas izskatās, bet, un jūs nesaprotat, kas notiek. Un tad pēc tam, tas tāds īsts ievads, teiksim, būtu. Pēc tam jūs izstāstat to stāstu, kā līdz tam nonāca. Nu jā, it kā jau viss bija skaidrs, kā tur nonāca, bet... Nē, skaidrs, jā, bet saprotiet, tad jūs ar to pirmo sākumu iedosiet baigo, lielu intrigu. Kāpēc vectētiņš pēkšņi sēž ar šauteni istabā? Daudz dzīvokļu mājas kaut kādā stāvā, vai ne? Jā, pēdējais stāvs, sestais pēdējais stāvs. Kas viņam ir noticis? Un jūs varat tur iepīt dialogu, kaut ko par tām bļodiņām, tas, kas nebūs vēl lasījis, nevarēs saprast, par kādām bļodiņām ir un par kādām zivīm, ja? Vai tas ir saistīts ar bļodiņām? Tā bērns, protams, nerunā, bet, Opaps tur kaut ko atrūc, ja? Un tad pēc tam jūs izstāstat. Alīnai. Pacelt roku, lūdzu. Jā, es tikai gribēju no savas puses pakomentēt, ka man šis stāsts liekas tik ļoti zīmīgs bērnībai. Es tā kā pati neiedomājos par šādu epizodi, bet man liekas, ka tā zivju ķidāšana un zivju ēdienu pagatavošana, kaut kā mūsdienās es to tā neesmu pamanījis, bet bērnībā, tas man arī saistās ar to, ko es savā bērnībā redzēju, kā tētis ķidā un tie pūšļi, man savukārt bija kaķis, kam tie pūšļi bija aktuāli, un vienkārši es gribēju pateikt, jā, ka ļoti interesanti un ļoti veiksmīgi uzķerta tā nianse, kas, man liekas, tam laikam ļoti raksturīga un tādās foršās niansēs pastāstīt, ka, piemēram, mani, ja es būtu lasītājs, viņi ļoti uzrunātu. Tas, ko es gribēju teikt. Jā, paldies, Alīna, piekrīt, jā, jo zivju ķidāšana tiešām ir kaut kas, ne visur, bet lielākoties kaut kas aizgājis. Jā, un man likās, ka ir svarīgi arī tā kā iekļaut to detaļu par to, ka jā, tur tās zivis ir tās 2 dienas vannā, lai viņas negaršotu pēc dūņām. Jo tagad kaut kad, pat pirms 2 es esmu ēdus zivis, kuras tiešām garšo pēc dūņām. Es domāju, ka daudz ir aizmirsuši, ka tas tā ir jādara. Jā. Nē, tieši tā, tas tāpatās kā Edgaram telefona centrāli, tā jums vannā zivis. Ja? Tas ir laikmeta zīme, kas ir izzudusi. Paldies, Aija, mums maz laika. Tā kā es tikai gribēju ātri piemetināt, un tagad tāda interesanta lieta, kad par tām kājām un albatrosiem un visiem šiem lielajiem Rīgas putniem. Man krustmātei arī bija tāds gadījums, kad viņai vistu aiznesa. Nolaupīja. Jā, kāja aiznesa vistu no palodzes. Arī dzesējās. Kā smieklīgi, kaimiņi pēc tam atrada krūmos. Jā, tu arī var kaut kā apspēlēt, varbūt pēc tam, ka vectēvs iet purpinādams. Un tad viņam kāds saka, ko tur uztraucies. Vistu aiznes vispār vēl trakāk. Forši, paldies. Restīvi, ir brīnišķīga ideja par zivīm, ķidāšanu, detaļas ir, bet vēl drusiņi cilvēkus. Lai ir kaut kāda interakcija, lai mēs sajūtam cilvēkus. Tas jau nav jums pirmais, jau iepriekš kādiem te to teicu, ka gribās arī just tos cilvēkus klātesošus tur. Irēna, lūdzu. No sākuma līdz kādiem? Tā, jā, mums bija garais. Tā,
Irēnai bija... Tātad, man liekas, ka tā bija tā pirmā. Kas sākās un beidzās ar mēs ar māsu saspiežamies ciešāk, braucam kādam klēpī. Jā, labi. Nāk vakars, un mēs ar māsu ar mugurām cieši saspiedušās kopā zem vatētā segas, mēģinām iemigt vēsajā istabā. Mamma teica, ka rīt brauksim uz laukiem. Pēdas trinas nemierā. Cik grūti sagaidīt rītu. No rīta ar uzbļāvieniem tiekam dzenētas turpu un atpakaļ, nesot mantas uz Bobiku. Bobiks ir tēva UAZ markas auto, ko viņš kā GOS standārtu svaru meistaris starp iknedēļas komandējumiem var turēt mājās. Pa brīvdienām tēvs uzraksta falšu ceļazīmi, mēs ar Bobiku braucam ogās, sēnēs vai uz laukiem. Arī mūsu nikno sētas taksi sauc par Bobi, un tas piesiets garā ķēdē tā, lai neviens nemanīti nevarētu piekļūt Bobikam. Citādāk tīm nav nekāda savstarpēja sakara. Viss nepieciešamais sakrāmēts Bobikā, ieskaitot 3 litru burku ar pašu skābētiem kāpostiem, ciema kukulim, dodamies ceļā. Tēvs aizmeģē cigareti un dūmu strūkliņas, smalkās dzīslās aizvīs pa kabīni. Man patīk šis cigarešu mašīna eļas un benzīna aroms, kas kā tvaikoņu kūpošu dūmenes vēsts par attiešanu no ostas. Mūsu tēvs, kā bijušais jūrnieks, grib panākt tādu pašu kārtību arī Bobikā, tīrību un bezierunu paklausību. Ceļā uz laukiem mums jāizbrauc pa galveno ielu cauri visai pilsētai. Pie katras sarkanās gaismas tēvs jau laicīgi sāk atkārtot spiest bremzes pedāli un lamāties. Mamma viņu apsauc. Pēc lamāties pie bērniem, bet mēs aizmugurējos sēdekļos stingri iekaramies priekšējo sēdekļu atzeltnes stangā un spiežam kājas grīdā, it kā mēs varētu palīdzēt nobremzēt. Izbraukšu ar pilsētas centru un pārbraukšu pāri tiltiem pie 6. veikala un nogriežamies uz rajona ceļu. Uzreizēs pagrieziena ir pietura, kur vienmēr bariņš cilvēku gaida autobusu un kāds mēģina arī stopēt gadījumu mašīnas. Ja stopētājs nav pazīstams, tad mamma tik noplāta rokas, ka vietu nav. Bet ja pamanām kādu radu vai labu paziņu, tad stājamies un ņemam ceļabiedrus. Mēs ar māsu tad saspiežamies ciešāk vai tālāk braucam kādam klēpī. Labi, paldies, Irēna. Nu, Bobiks ir nenoliedzami galvenais varonis jūsu mazajā epizodītē. Vārds Bobiks ļoti daudz atkārtojas. Jums, kā saka, viņš skan forši Bobiks, bet kaut kādā brīdī varbūt, ka viņi var pārtaisīt par... Un tas ir cieši saistīts ar otru lietu, ko es gribēju teikt. Bobiku vajag obligāti jums noraksturot, kāds viņš izskatījās. Nav nekāda saprašana cilvēkam. Kāds Bobiks, kas tas tāds ir? Kāds izskatījās, kā rūca, ka durvis bija jāsit tā, ka pilnīgi ar atspērienu vai ne, un tā tālāk. Un pēc tam jums noteikti no tā Bobika apraksta iznāks ārā kaut kādi salīdzinājumi vai kaut kādi vārdi, ko jūs pēc tam varēsiet viņu. Citi mašīnām arī vārdus deva, bet te jau jūs to būtu pieminējis, droši vien jums tā nebija. Es varētu saukt par darba mašīnu vai kaut kā. Kādā brīdī vienkārši mašīna, ja, bet, protams, ka sākumā vairākās vietās vajag to Bobiku un noraksturot, jo tad mēs viņu tā rītīgi sajūtam. Nav saprotams par GOS standartu. Pieminēts ir GOS standarts, kas tas tāds? Tas ļoti šaura specializācija. Viņi brauc un apzīmogoja svarus, ka viņi pareizi rāda svaru. Viņš bija svaru meistaris. Viņš braukāja apkārt visām aptiekām un visur, kur vajadzēja ļoti precīzi. Arī lielie svari kolhozos mašīnas, kur brauca virsū. Un tad, ja viņi precīzi rādīja, tad viņš spiedza zīmogu. Ja nerādīja precīzi, tad viņš laboja. Lūk, tas ir jāuzraksta. Jūs varat, Irēna, mierīgi rakstīt, bet vai jūs zinat, kā to varētu? Kā mēs vispār zinām, ka svari rāda pareizi? Aha. Viņam ir kontrolēts. Svaru meistars. Un tad jūs stāstat, ja? Jo viņš brauc, tur kalibrē, skatās un tad uzspiež to zīmogu un tā. Mazliet bija arī tāda profesija, tāda, vai nodarbošanās, nezinu, kā to lai nosauc, bet tas arī ir kaut kas pazudis. Ļoti patīk vieta. Pie katras sarkanās gaismas tēvs jau laicīgi sāk atkārtot spiest bremzes pedāli un lamāties. Un tad tur pa vidu bija viņa teksts, un tad jūs tur aizmugurē spiežam kājas grīdā, bērni tā kā. Tas ir ļoti trāpīgi. Kad it kā tu varētu palīdzēt nobremzēt. Restīvi, šis teksts, šīs ir brīnišķīgs piemērs, kā nepasakot tieši, ka ir bērns jūtās bīstamā situācijā, ja viņš redz, ka nevar saprast, vai tas Bobiks nobremzēs vai nenobremzēs. Ir tāda bišķiņa baža,
jo tās tur spaidelē to pedāli, bet nebremzē. Tad netieši mēs pasakam, es bērns spiežu savas mazās kājiņas, tā bobika grīdā no visu spēku, domādams, ka es tur palīdzu, ja? Bet mēs netieši pasakam to, kas notiek. Bet tas ir brīnišķīgi vieta. Tāda sīka detaļa it kā, bet forši iedod uzreiz sajūtu par to visu. Jā, es vēl gribēju arī pēc tam iedomājies, ja mēs redzējām policijas patruļu, milicijas, tad mums vajadzēja nogulties aizmugurējos krēslos, jo mēs taču bijām darba mašīnā, lai viņi nenostopētu, tad mums bija jānoguļās krēslos. Nu redz, Irēna, jūs varat vēl, Bobiks kā iekšā bija. Mēs te no ārpus vēl lielu daļu esam viņu redzējuši, bet kā iekšā viņš izskatījās. Es nekad neesmu bijis Bobikā, piemēram. Es labprāt palasītu, kā tur bija tās pogas priekšā, viss tāds ļoti robusts, vai ne? Jā, mēs arī spēlējāmies. Mēs arī braucām. Jā, sajūgs iespējams bija 2 reizes jāspiež tā kā smagajiem, lai pārslēgtu, nezinu. Nu, lūk, tā kā Bobiks ir brīnišķīgs, man viņš ļoti patīk, bet gribās par viņu bišķi vairāk un uzzināt, un arī varbūt līdzīgi kā iepriekš arī teicu, lai vecāki kaut ko parunā. Un kaut ko tur padara savā starpā, lai es viņus sajūtu, kas tie ir pa cilvēkiem. Tēvi jūs tā kā man mēģināt raksturot ar to kapteiņu būšanu, un ka viņš ļoti grib pedantisks būt, un arī Bobiku turēt kārtībā. Nu, ir tā kā mazliet sajūta, kāds viņš varētu būt, bet pa mammu man nav nekāda nojēga, kāda viņi ir, ja. Tā kā jā, to gribētos. Kopumā, paldies Irēnai. Kopumā tad, jūs paši dzirdējāt, vai ne? Jā, lūdzu, Irēna. Jā, vai jūs varat pateikt, kur tas bija? Kur tas bija? Nevaru, nē. Kur? Speciāli izņēma pilsētas vārdu laukā, brauc caur pilsētas centru, pārbrauc pāri tiltiem, nogriezās pie 6. veikala. Es nezinu. Nelda? Varbūt Nelda vienīgā var zināt. Nē. Jelgava. Ja tas nebija Masalicā, tad es nezinu, jo jelgavnieki jau brauc tālu uz Igaunijas robežu. Es atkal domāju, ka tev ir saikne ar Jelgavu. Es domāju, ka tas uzreiz, jā. Tad tas ir Jelgava, ja? Jelgava, jā. Un tur mums arī tieši tur bija Ļeņina iela Rīgas, kuru pārsauc par Rīgas ielu, tāpēc, kad Aldis lasīja, es domāju, ka tas varbūt bija Jelgavā. Bet jūs atpazināt iepriekš pieminētos lepnos jelgavnieks, kas uzskatīja, ka viņi ir priekšā citiem? Man šķiet, varbūt, kad vispār jau tieks no centra, no tās Zemgales un no Rīgas, ka varbūt viņi uzskata, ka viņi ir visur Vidzemē, Latgalē un Kurzmē cilvēki ir daudz empātiskāki. Un centrā vairāk paši pa sevi. Jā. Varbūt, jā, kurzemnieki jau vienmēr lepnis uzskatīja. Kurzemnieks par lepniem, bet jelgavnieki vienkārši varbūt tādi izsitēji. Nu jā, bet laiks, tātad kāds gads apmēram? Tas ir 70. gadu beigas, 80. gadu sākums. Tad citu, jā, ir jau, mums bija uzdevums šajā mājas darbā, tad laiku, lai nebūtu minēts un nebūtu nekādas arī tādas ļoti tiešas norādes, bet patiesību sakot jau, jūs tagad, nezinu, vienalga Wikipēdijā vai kur paskatoties, kas tajā laikā notika pasaulē, kaut ko no tā arī varat iepīt tajā stāstījumā. Tas piedos tādu to laika garšu. Jā, kādus plakātus uz centrā vai pieminekļus. Bet man ļoti citu, es neesmu kādu palēdz garām. Nav kāds, kas nenolasīja, kas bija sūtījis, bet nenolasīja. Man vēl bija. Rutai, ja? Sorry. Jā. Kāds jums bija teksts? Man bija kaimiņu būšana. Kaimiņu būšana, pareizi, jā. Man ir pat viņš atvērts tikai citā vietā, ka man ir. Kaimiņu būšana, jā. Tā, bet jums ir tāds pagaršs arī. Pagaršs, jā. Ko jūs gribat dzirdēt? Varbūt sākam no sākuma. Tā, tas Dzirnavu nams tur bija. Nē, es lasīju, man gribējās citu. Kur jums bija tur tāda vieta, kur gatavoja kaut kādu? Biskvītu, jā, kur gatavoja, kur ir. Ja jau runājam par kulināriju, to. Labi. Ja jau runājam par kulināriju, noteikti jāpiemina kūku cepšanas bums Dzirnavu namā.
Nemācējuši vairs teikt, cik ģimenes iegādājās mazās biskvītu cepšanas krāsniņas, bet sestdienās viss dzirnavu nams smaržoja kā labākā konditorei. Apkārt klejoja viena recepte, bet rezultāts bija diezgan atšķirīgs. Process bija gan vienkāršs, bet reizē sarežģīts. Jādala vietējo vistu dēto olu baltums no dzeltenuma, jāpiebēr tik un tik karotes cukura un tad ilgi un dikti jākuļ ar koka karoti. Vēl jāpieliek citronu miziņa vai deficītais vanilīns. Tad pievienoja, pareizāk sakot, piesijāja kviešu miltus un kartupeļu cieti. Pašās beigās tika iecilāts stingrās putās sakults olas baltums. Ne jau ar mikseri kūlu, bet gan ar visparastāko putu slotiņu. Tad mīklu lēja uz sviestpapīra un lika cepties elektriskajā biskvīta cepšanas krāsniņā. Svarīgi bija lieki nevirināt krāsniņas durvis. Biskvīts var saplakt un biskvītu laikā izņemt, lai tas nav izžuvis sauss. Atmiņā palicis fakts, ka biskvīts tomēr bija sauss. Tad gatavoja krēmu, tādu labi treknu krēmu, no pašu gotiņas sviesta, kas bija saputots ar cukuru. Visa procesa neatņemama sastāvdaļa bija bļodu laizīšana un dažādu atgriezumu ēšana. Kad nu tortīte bija gatava, tika cienāti kaimiņi un apspriests, kas vēl būtu darāms, lai biskvīts sanāktu labāks. Nu, redz, mums ir vēl viens konditorijās centrēts stāsts. Tā kā mums divi šodien tādi. Nē, tieši šo fragmentu gribēju, lai jūs nolasat, tāpēc, ka faktiski dzīves stāsts var būt arī, līdzīgi, es teicu, kā bija ar zivīm, ne, ar to karpu tīrīšanu. Viņš var būt tāda sakarīga arī pamācība, atgādinājums, kā kaut kādas lietas darīja. Jo, teiksim, jūs esat gana detalizēti uzrakstījis, kā tas notika, lai principā to varētu atkārtot, ne? Un te nav runa varbūt tikai par kaut kādām kulinārijas lietām, bet viss kaut kas tas var būt, ko mēs tajā dzīves stāstā iepinam, kas ir lietas, kas ir piemirsušās un pazūdošas lēnām, bet kā atgādinājums varbūt kādam tiešām var lietu noderēt, kaut vai intereses pēc izmēģināt. Bet biskvītu cepšanas krāsniņas, tas bija kaut kas, kas man sāsināja uzmanību. Tās bija kaut kāds speciāls tieši tam paredzēts. Ne? Jā, es nezinu, tiešām par citiem neesmu runājis, bet viņas bija tur vairāk iepirkt. Viņas bija nelielas un domāts tikai biskvītu cepšanai. Tas ir kaut kāds 70, nezinu, kaut kāds 72. gads. Tā kā, jā, tāds brīnums bija. Ruta ir arī tālāk vairāki tēli tur parādās, un tā kā arī īstenībā šis fragments kaimiņu būšana, vai kas jau ir, var teikt, jau ir gatava viena epizode gandrīz. Tā kā ļoti labi, ka jums tur arī tie cilvēki ir, jo varbūt vienīgais, ko es te biju atzīmējis, ka man gribētos, lai viņi mazliet vairāk parunā. Restīvi, jūs viņus tā kā raksturojat, kolorīts kaimiņš bija Kārļonkuls, un tad tur tas Visvaldes tālāk šķiet bija, Ilgstanta un Visvalža onkuls. Restīvi, jūs it kā raksturojat, kādi viņi bija, tur īsti darba rūķis, un Ilzīte ar savām skaistajām lellēm, bet restīvi, lai viņi kaut kāda interakcija starp viņiem, lai notiek. Jā, to es klausoties ar tā secināju, ka tas varētu man pietrūkt. Jo mēs nākamajā reizē mēs parunāsim par tāda klasiska stāsta, nevis dzīves stāsta, bet vienkārši literāra darba stāsta būvēšanas tā kā pamatelementiem. Gluži vienkārši tāpēc, ka, kā jau mēs šodien arī secinājām, es tā ļoti ātri tagad pabeigšu, jums jau laiks ir garām. Kā jau mēs secinājām, iespējams, ka tajā dzīves stāstā bez fantāzijas mazliet tomēr neiztikt. Un tas nav nekas peļams, tā normas robežās to pieredzi vajag izkrāsot, padarīt garšīgāku un foršāku un humorīgāku un tā tālāk, kādu, kuram tā galvenā doma. Bet tas jau nozīmē tad tādu patiešām, izdomāta literāra darba rakstīšanu, un tāpēc mēs nākamajā reizē mazliet parunāsim par tām galvenajām komponentēm. Kas tad tur ir? Literāru darbu rakstot, bet runājot par mājas darbu, kas nebūs nekas garš, tas būs īss, bet es gribētu jūs lūgt šoreiz kaut ko pavisam pretēju. Tātad jūs varat izmantot jau esošos epizodes vai izdomāt kaut ko jaunu,
bet mēs ņemsim un kādos, nezinu, 4-5 teikumos fantazēsim par savu pieredzi bērnībā, teiksim. Nu, vai tālākā bērnībā, vai jaunībā, vienalga. Restīvi, mēs ņemsim vienu reālu tēlu vai vienu reālu gadījumu, nu, teiksim, zivis, bobiks vai telefona centrāla, kas nu kuram, kinostudija. Ņemsim šo vienu reālo faktu, un tad tajos dažos teikumos fantazēsim savu dzīves stāsta fragmentu. Tas ar mums nav noticis. Iespējams, tas kritērijs varētu būt, ko es gribētu, lai ar mani būtu noticis tai kinostudijā vai telefona centrālē vai vēl kaut kur citur. Ko es būtu gribējis vai ko es būtu gribējusi, lai ar mani notiek, to es tagad uzrakstīšu, it kā tas būtu noticis. Un tā mēs pamazām iekustināsim sevi, nu, to savu domu arī uz tādām, varbūt ne tikai atmiņu lietām, bet lietām, ko mēs varam piedomāt pie tām atmiņām klāt. Un ar to mēs nākošais tad arī finalizēsim mūsu nodarbības. Es ceru, ka jūs tikpat ražīgi un forši man sūtīsiet atkal jau līdz piekdienai, tad vienojamies. Tam izmēram nav ļoti, ja kādam ļoti atbrīvojās, kā saka, pēkšņi gribās rakstīt vairāk, droši rakstiet, sūtiet, mēs es iziešu tam cauri un kaut kā pavērtēšu, bet ja negribās, tad tiešām tie ir daži teikumi tikai. Okay? Man ir jautājums. Ja? Vai var rakstīt sapni? Jo tas ļoti labi sasaucās ar šo uzdevumu. Jā. Jo es ļoti spilgti atceros savus bērnības sapņus un savas vēlmes, un tad, tad tās vēlmes atspoguļojās tajos sapņos. Jā. Nu, reāli sapņos. Var rakstīt gan sapni tiešā nozīmē, gan pārnestā nozīmē. Varbūt man bijis visu mūžu sapnis, ka man kādreiz ļautu karpus ķidāt, jo haidī. Man nekad tas nav bijis ļauts. Var arī tādā nozīmē, tā kā, vai arī sapnis. Es biju domājis tiešā nozīmē. Tiešām. Jā, jo lieta ir tāda, kad es vispār ikdienā, es pierakstu visus savus īpašos sapņus. Visus. Visu tādu veidu man viņi ir, un tagad pēdējos gadus cītīgi rakstu. Tad, kad man ir kādi, tad es, un jau 4 jau tādas, manas biezās grāmatas ir, bet nevis izdošanas, bet ar roku rakstītās, kas mājās pierakstīts. Un tie bērnības sapņi ir tādi ļoti spilgti. Jā, bet ja jūs ņemat sapni, restīvi, vajag to vienu reālo faktu vai notikumu vai cilvēku, kas patiešām ir reāls, bet tad tam sapnim jābūt kaut kā sāķētam ar to. Ir, jā. Tad ļoti labi, tad tā arī. Tātad sapnis nav obligāti, tad kāds var rakstīt sapni, kāds var rakstīt vienkārši izdomātu pieredzi, kā viņš ir, nezinu, braucis ar motociklu, gan patiesībā nekad mūžā to nav darījis. Ja? Vienkārši jāpafantazē būs. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav. Tad viss, paldies, bija feini, man patika.